Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkāsta 146. epizodē, ko mēs ierakstām 1. augustā. Sarunā šoreiz piedalos Kristaps un Henrijs. Čau, Henrij! Čau! Izrāvām tevi no darbiem. Nu, ir nedaudz brīvāks režīms, ja godīgi jāsaka. Cerams, ka tur neviens neklausās. Manā darbvietā tad, jā. Tāpēc, ka vasara, tāpēc, ka visi atvaļinājumos pareizi. Nu, tā gan office darbā ir bišķiņ jau jāatzīst tāda mīkšana, bet, nu jā, kāpēc neizmantot bišķiņ arī tādā veidā, jā. Galvenais nenolozīs, nav jau tur arī jāglāb dzīvības. Jā, un reāli sanāk, ja tāda 1. augusts, tas nozīmē, ka mums reāli vasarai palicis ir tikai viens mēnesis. Tas ir kā skatās. Baigi ātri paskrēja tā vasara. Un mēs tā kā mēģinājām mājās saprast, kur tā problēma, kur pazuda tā vasara, un secinājām, ka tie dziesmu deju svētki, kas ar visām tām vairākām nedēļām reāli, nu, tā kā tur bija baigais skrējiens, un tad tu bums atčuhnījies, jau ir pusjūlijs, un viss, vasara principā ir beigusies. Viss ātri jau paskrien, tā ir. Jā. Un tad es skatos arī tagad TV, tur tas Summer Sounds, ja, notiek, laikam, šajā nedēļas nogalē. Man liekas, šonadēļ spēja tikai aizskriet Summer Sounds, Prāta vētra un Robijs Viljams vēl. Viss kaut kas notiek, jā. Jo man kaut kā bija sajūta, ka tā kā ir jau bijis tas Summer Sounds, bet izrādās, ka nē. Nē, kas ir ar pozitīvus? Summer Sounds ir pēc pozitīvus, bet šogad sanāk, kad šonadēļ, kad jūs jau klausīsieties, būs jau droši vien Summer Sounds beidzies, un nākamnedēļ tad pozitīvus. Rīgā, tajā Lucavas salā? Lucavas salā, jā, kā jau pēdējos gados. Jā, ok, labi. Nu, stulbs laiks ārā vienīgais priekš tādiem festivāliem, bet tas ir kaut kas tāds, ko tu nevari ietekmēt. Tieši tā, tas jau nemainīs. Tieši bija kaut kur, man liekas, bija intervēti šitie te. Abi gan Majors, gan kas Majors pozitīvs, tad vadītājs, un bija otrs no Summer Sound, tā jau viņi teica, jā, izvēlēties atbilstošs apģērbs un jā, kas dalījās ar padomiem. Reāli praksē es domāju, ka būtiski tomēr ietekmē apmeklējumu, tāpēc, ka šāda tipa pasākumi nav pirmās nepieciešamības aktivitātes, un man liekas, ka ļoti daudziem cilvēkiem, pat ja nopirktas biļetes kaut kur kaut kādas, slinkums, ko es tur augstumā, nezinu, vai dubļos vai smiltīs slapjās darīšu. Tas gan jā, bet es tev piekrītu, viņi jau varbūt tik daudz naudu nezaudē, jo biļetes jau visticam. Kaut viens pieņem, ka liela daļa arī pērk pēdējā brīdī, kas droši vien skatās tieši uz laikapstākļiem un droši vien caur ēdināšanu. Bet redz, tāpēc savā ziņā pozitīvs Rīgā, tur jau bišķiņ jau ir var tirgoties, redz, nav smiltis varbūt, aizēj mājās vakarā pagulu viesnīcā, tas varbūt redz šādā ziņā. Vispār ļoti interesanti, jā, vai viņš var, kas varētu padalīties ar kaut kādu tādu analīzi. Bet labi, mēs jau te paši neejam un skaitām citu naudu, kā saka. Tā kā tā, lai viņiem izdodas, jo būtu sliktāk, ja nebūtu šāda veida pasākumu un galu galā tomēr kādu no gada rīkot un atkārtot šo te pasākumu, tomēr visu cieņu, zinot, cik grūti tomēr tik liels pasākumus norganizēt un tā. Tā, tu esi sazīmējis kaudzi ar visādām tēmām. Interesantā kārtā, lai arī ir vasara un viss ir tik apstājies palielam, tomēr ir diezgan daudz tādu foršu tēmu. Sākam ar ko mēs? Ar kaut kādām īsajām ziņām vai ar kaut kādām... Ko tu gribi sākt? Sāc ar saviem piedzīvojumiem labāk. Labi, tad varbūt sākam tā kā ar tādām tehnoloģiskākām lietām, bet saistībā ar krāšņākiem piedzīvojumiem. Jā, tad es biju pagājušajā sestdienās izbraucu uz Rumāniju, aizbraucu veiksmīgi tur ar auto un sabiju dažas dienas. Absolūti patika un atlidoju atpakaļ. Un ar Google Maps atkal iekūlos piedzīvojumos. Tā tad ne pirmo reizi patiesībā, jo Google Maps ir tā ir tāda mana pamata navigācijas sistēma, tāpēc, ka pārsvarā jau darbojas viss kārtībā. Nav jau tā, ka man tur baigi... Arī ikdienā, ja? Arī Latvijā, Rīgā. Jā, tāpēc, ka mašīnā man ir gan CarPlay, gan Google Maps, un ne jau tas, ka man vajag zināt, kur braukt, bet man ērti patīk arī zināt, cikos es atbraukšu. Principā es pat palielam tikai tam izmantoju, lai es aptuveni zinātu, vai precīzi diezgan zinātu, cikos es nonākšu tajā punktā, kur man vajag. Ne jau tā, ka es Rīgā nezinu, kā man aizbraukt līdz kaut kurienai. Lūk, un tad arī ārzemēs kaut kādās, protams, ja tu esi pieradis mājās izmantot Google Maps, tu arī izmanto Google Maps ārzemēs.
Un 99,99% gadījumu viss jau ir kārtībā. Nu, plus mīnus tu aizbrauc noteiktā laikā, viss tur kārtībā, bet tad gadās tas nepilnais procents, kad ir iedzen kaut kādos piedzīvojumos. Un tā ir bijis Balkānu ceļojumos manos iepriekšējos gados ar moci, nu, kad tā kā kartē rāda, ka tur ir ceļš, bet realitātē ceļš tur nepārāk ir. Un šoreiz notika pilnīgi tas pats. Es biju tātad ticis jau līdz Rumānijai. Tur tāds lielāks ceļš, bet tāds sastrēdzis. Visi baigi vēl, kas karsti. Un Google Maps laikam izrēķināja, ka būs īsāk un kaut kur tur pa taisnējiem ceļiem kaut kādiem. Nu, viņš rāda, griezies nost pa labi. Es tā padomāju, tas jau sketčī celiņš jau tāds jau nogriežoties nost. Domāju, labi, braucam. Skatos, ka citi griežas arī. Tā tad, laikam, citiem arī Google Maps rāda, tā kā viss būs kārtībā. Braucam. Tas celiņš, joprojām asfaltēts, jo kalnos pārsvarā visi ceļi ir asfaltēti. Jo, acīm redzot, izskalotu pavisam, ja tev būtu neasfaltētie ceļi. Un paliek tāds arvien šaurāks. Kaut kādos momentos tev ir pilnīgi jāpiestāj, lai var samainīties pretī braucošais. Bet tā kā joprojām aizmugurē man brauc mašīnas, priekšā man brauc mašīnas, es domāju, es neesmu vienīgais loks, tā kā viss kārtībā. Tagad tur jau OG džeki droši vien. Nē, tur bija gan vietējie numuri, gan arī ārzemē. Kā es visādi gudrinieki. Tas nozīmē, ka tas laikam tā var aizbraukt uz Bukarestas ar kaut kādu dibenu. Un tad kaut kādā brīžiem kaut kāda ceļa izskalojumi, kā asfaltā tur vienkārši bedres un visi tur tā lēnītēm izšļūst cauri. Un līdz mēs nonākam līdz vietai, kur tātad asfaltēts gabals beidzas, un tur kaut kāda grantene sākas. Bildēs to nevar tā nodot, bet nenormāli stāvi. Un es redzu, ka kaut kāds busiņš, vietējie džigiti, mēģina forsēt to kalnu, bet nesanāk. Viņi ieskrienas, viņi tur kašās, tur busā kastē viss dzirdi krīt un gāžas, bet viņi netiek tajā kalnā augšā. Tad es tā kā apstājos, skatos, kas tur tālāk notiks. Es arī negribu gluži palikt kaut kur nekurienē. Tas reāli tas mazā kalnu ciematiņā, es nezinu, kaut kādi vietējie Rumānijas diršies, nezinu. Lūk, un izkāpju laukā, piestāja pārējie, arī tādi, kas notiek. Es saku, arī Google Maps aizvedam. Tad visi saprata, laikam, kur tu nebūs tālāk braukšanas, vienkārši met riņķī un brauc prom. Stāsts ir par to, ka Google Maps tad visiem mums parādīja kaut kādu shortcutu, kas reāli praksē ir tas nepilnais procents, kas īsti nav izbraucams. Jo kartē jau viņš izskatās, ka tas ceļš tur aiziet, un tehniski jau tur ir ceļš, tikai Google laikam nezina, ka tas īsti nav izbraucams ceļš. Un šī tāda piedzīvojuma... Google Mapos nevar atzīmēt kā veizā, bet labi, tev taisnība. Tu teici, šis ceļš bija gan asfaltēts, gan normāls tādā ziņā. Ja neviens pretī nenāktu, viņš beidzās vienkārši vienā brīdī. Nē, tehniski jau bija, bet viņš pārvērtās par mazu tādu izbraukātu, salijušu, pussabrukušu granteni. Varbūt kādreiz arī bija normāli tas novērtēt tas ceļa gabals. Jā, skaidrs, tas ir kaut kāds, jā. Droši vien arī viens neko nerepo, es nezinu, var reportēt vispār kaut ko tādu Google. Es nezinu, kas ar to nodarbojas, nezinu, bet tad es tā kā braucu un es secināju, ka ja es pretī redzu, vai uz tā paša ceļa fūras, tad būs viss kārtībā. Ja fūras tur brauc un var izbraukt, tad gan jau, ka viss būs labi. Ja es beidzu redzēt fūras uz kaut kāda ceļa, kas izskatās sketčī, tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk es iebraukšu kaut kādos piedzīvojumos. Tā kā tas ir tagad mans benchmarks. Jo es saku, Latvijā dzīvojot, mēs esam ārkārtīgi izlutināti, mums nav nekādu ātrumu, mēs neprotam bāņus lietot. Tā, es domāju, tipiskais vidējais latvietis. Tu aizbrauc, uz Ameriku kaut kur uz tiem highwayiem, tu vispār nesapratīsi, kādā tempā viņi var lidot. Vai tepat arī pat pa Eiropu kaut kādu tālāk veco. Labi, tur 3 joslas, ja viss slikti brauc pa lēnāko. Jā, bet es domāju, ka tas, kurš nav braucis pa bāņiem, viņš nesaprot konceptu, ka tu apzini un uzreiz brauc prom labējā joslā nost. Nezinu, kā pašsaprotami labs. Varbūt arī ne. Nav. Un otra lieta ir visi šie kalnu celiņi kaut kādi. Tas gan, es piekrītu. Visi tie šaurie, man joprojām šarmuļi ir uz muguras un citās vietās, gan ar moci, gan ar auto. Traki. Kad pirmkārt... Tas nav ekvivalents, nav paturēt braukt, jā. Tas, ka tu nesaproti, ka tas ir nenormāli ilgs. It kā liekas, 50 vai 100 km, bet reāli tu brauksi stundu vairāk, ja? Un tas ir tāds baigais šoks, jo tu esi pieredzis, ka pa plakanu 100 km tu var nobraukt tur tādā laikā, piemēram, samērīgā. Un tas, kad ir jāpadomā arī, nezinu, tur kaut kādos serpentīnos, kā tur citam nepatraucēt, kā tur pašam kaut kādos neiebraukt problēmās. Tā ir tāda interesanta pieredze. Lūk. Un Bukarestē vasara. Un vēl manuālīti. Ar manuālīti bija interesanti, jā, jo pārsvarā tas bija tikai kaut kāds, nezinu, 2., 3. robā. Vairāk tā Toyota nevelk. Kalnos viņa ir reāli. Toyota uzticams zirgs.
pamatā, jā, nu tā kā motors, kārva, viss bija perfekts. Tur bija kaut kādi elektronikas gļuki mazliet, bet pārējais tur viss bija kārtībā. Tā kā 2085 km, 3 dienās, nu tā bez nekādas rekordu stādīšanas. Kur tu paliki? Tu kaut kādos kempingos gulēji vai hotelīšos? Tāpēc, ka man atpakaļ ar lidmašīnu jālido, tas nozīmē, ka nekādas teltis un guļamais negribu. Tāpēc es arī nesēju, tāpēc man bija tavs jautājums, kāpēc tu tur baigi pa teltīm kaut ko domāji. Man bija tāda doma no sākuma paņemt kaut kādus maziņos, bet tad es secināju, ka kāpēc iespringt, ja var neiespringt. Tad es pareizi sapratu. Kaut kādu, nezinu, tur 70 eiro par tādām ļoti svaigām foršām viesnīcām numuriņiem absolūti adekvāti atpūties, brauc tālāk 8 no rīta bez nekādiem rekordiem. Jo, Polija ātri braucama, Slovākija lēni braucama, Ungārija ātri braucama, Rumānija pārsvarā ļoti lēni braucama, tāpēc, ka tur tie mazie ceļi un to bāņu viņiem nav nemaz tik arī daudz. Ko tu klausījies 3 dienas? Absolūti neko. Klusumā. Klusumā motorā. Jā, man bija tumbiņa paņemta ar domu, ja es gribēšu kaut ko klausīties, podkastus vēl kaut ko, bet secināju, 3 dienas ar sevi. Jā, bet tas ir kā reiz. Es arī tūkstošniekos neko neslēdzu palielam. Tikai patestēt to audio sistēmu tām mašīnām. Beidzot var mierīgi pasēdēt un atpūsties no visiem. Tā kā kaut kādā mērā šitais brauciens aizvietoja man šo mototripu, tāpēc, ka šogad īsti vairāk nesanāks man laika. Jo tam vajag, ilgāku, ja negribās braukt tepat kaut kur līdz, Klaipēdai. Tā kā šoreiz. Un kas ir interesanti, ja tu vairākus gadus braucis uz to, galu Balkānu, tev tie daži ceļi, kas aiziet uz leju līdz Rumānijai, visi zinām. Tu brauc, es šeit aizpagājuši gadu braucu, es to tur Orada pilsētu zinu, piemēram, tur lidost ir šitajā pusē pilsētas. Un ik pa laikam var redzēt, kā vienkārši viņiem arī tur bāņi būvēs, kaut kādi attīstās. Tas tā interesanti redzēt, kad šito es zinu, kaut kas jauns parādījies. Un tā Bukaresta arī, toreiz, kad pirms tiem daudziem gadiem es ar mocinējošu vasarā iemaldījos un tur bija sastrēgumi un viss bija slikti. Tagad tur, to pusotru dienu es tur ar vietējo apkārt mēs braukājām un es secināju, ka nav nekā tur tik traka. Un šitais stereotips, ka Rumānijā visi kā trakie brauc, arī nav. Es pat brīnījos, kur viņi tik lēnām vēl kas, tur tajās mazajās pilsētiņās, ciematiņos. Tā kā vispār adekvāti. Var ņemt ģimeni, lādēt mašīnā un braukt uz turieni bez nekādām problēmām. Bet ne ar Ioniku. Nē, ar to nē, tas nebūs reāli. Es tieši arī, kad tu to Toyota uzpildīji, tur izbraucot no Rīgas tajā viršos, kas ir pie tā apveceļa Ķekavas. Un nākamā uzpilda man bija krietni aiz Varšavas. Pēc tam nākamā uzpilda man bija, kur man nākamā uzpilda? Man liekas, ka Ungārijā, tāpēc, ka man gribējās vienkārši, lai pilna bāka ir. Un tad tālāk jau tur bez maz vēl līdz Bukarestai varētu aizbraukt. Tad 2 bākām, principā 3. Uz 3 bija, jā. Tādā ziņā, ka tu iesēdies vienkārši brauc. Protams, ka ar ļoti dārgām šitiem elektroauto var darīt, bet kaut kādā Balkānos varētu būt, it kā rādās tur kartē tie lādētāji, bet sazini, kā viņiem pieslēgties. Nebūtu drošības, ka strādāt, jā? Jā, tas, kad var nestrādāt, tas ir viens, var tu nespēt noautorizēties pie tā lādētāja, tāpēc triki. Teslām ir vieglāk, tiesa varbūt ne Balkānos, tādā ziņā, ka tur tas supercharger networks, un tu negribi, tu vienmēr pieslēgsies un lādēsies. Tāpēc tas patiesībā ir viens no tādiem nenovērtētajiem plusiem šīm mašīnām, ir tīpaši ceļojot, teiksim, tajā vecajā Eiropā, uzreiz aiz Polijas, viss tev ir, tu blakus, tuvu tie visi lādētāji, un kur tu gribi lādējies, un tā kā tev nav jāčakarējas. Baltijā atkal savukārt ir mobili baigie malači, jo principā tev tāda ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā tev nav jāsatraucas par kaut kādām viņu lietotnēm, viņu kaut kādiem tur aparātiem, viss ir mobilijā. Un tad vairāk vai mazāk patiesībā ar tādu tosteri kā manējais var pat pa Baltiju braukāt vasarā tīpaši. Tā kā, bet tādiem tālākiem braucieniem ar ģimeni šitādi prasti. Nevar teikt, ka lēc, tāpēc, ka tā ir arī nauda, un tas nav aršana, tāpēc jāpērk. Tad tu pat atzīsti, ka nav aršana? Nav. Protams, ka vispār tas nav nekāds jautājums. Jo tā problēma ir tāda, ka pilsētā, kuras pārsvarā 99%, 98% savu laika pavadu, nav nekā vienkāršāka, lētāka un ērtāka kā tosteris, prasts pat. Bet viņš absolūti nedara nekur tālāk aizbraukt. Tā kā vispār nedara.
Un tā ir tā tad jau problēma. sanāk plug-in hibrīds it kā skanēts labi, bet kā jau mēs esam izdiskutējuši Discordā, tas ir it kā ne tas labākais beigās. Nu labi, tas tā. Es arī klausījos nesen mūsu iemīļotu MKBHD, viņi ar to teica diskutēja, ka plug-in hibrīds, viņi redz uzskata, ka Amerikā, ka tas tomēr esot top deal, tāpēc, ka tieši 100 km tu var nobraukt, piemēram, tu dzīvo, nezinu, kaut kur Pierīgā uz elektrību. Bet tas gan atkal ar nosacījumu, ka tev var viegli uzlādēties pie mājas, protams, jā. Lai varētu, bez publiskas. Lai varētu nobraukt 100 km ar pluginu, tev jāpērk ļoti jauns plugins. Es runāju, tur, nezinu, tur Kodiak, ko mēs ar te privāti parunājam, kā ģimenes auto vai, nezinu, kaut kāda vēl jaunie, kas te ir. Kodiak ir bešana dārgi auto. Tā kā tas ir nezinu, normāli tādā budžeta, plus mīnus. Tā es tur, man, kā saka, Māris vēl darījās savos iespēdos, ka es jums prasīju priekš ģimenes mašīnu. Pieņemot kaut kāds jaunos, jo tur jau viss saka, ka 100 km var nobraukt, jā. Vasarā varbūt uz to tieksies, ziemā tur, nezinu, 50 varbūt sanāks labi, jā. Tik garš, tik plaka. Labi, ziemā, jā. Tas tā, jā. Runājot par ģimenes mašīnām, tagad šajā nedēļas nogalē man ir Dacia Bigster. Es nejauši esmu kļuvis par pašpasludināto Dacia influenceri. Pirmkārt, Rumānijā iebraucot, tu redzi pretī tev tikai Dacias braukā. Es sajūtos kā mājās reāli. Pārsvarā viņiem, protams, ka ir diezgan daudz veco, visādu tur Sandero, tur Logani, vēl vis kaut kas, bet ļoti, ļoti daudz viņiem ir to aktuālās paudzes vai pirms facelifta Sandero, aptuveni tādu, ko es testēju. Tos mazās mašīnītes, tāpēc, ka pie viņiem maksā vispār kaut kādu, nezinu, 11-12 tūkstoši eiro, ekvivalentā. Viņam ir sava valūta. Tas ir krūti, ja tev vietējo mašīnu jau var nopirkt. Es domāju, un kas ir arī interesanti, ir kaut kādas viņiem arī modeļi, kas ir baigās rindas uz viņiem, tāpēc, ka pamatā viņi eksportēti tiek. Un braucot, teiksim, uz Bukaresti vismaz pretī tev brauc traileri ar tām Dacijām vienkārši nenormāli daudz. Viņas eksportē vaiprātā. Pa vilcieniem esmu redzējis arī sastāvi pilni ar tām Dacijām. Tas ir Rumānijas lepnums. Pat ja viņi pieder tagad Renault grupai, bet joprojām vietējie lepojas ar tām mašīnām Bukarestē, visi takši palielam ir šādi vai tādi Dačias. Un kas ir interesanti, Latvijā nevar nopirkt, piemēram, Loganu, kas ir tas sedans, tāpēc, kā mēs te komentāros. Kāpēc? Jā, tāpēc, ka Latvijā sedanus neviens nopietni nekad nav uztvēris. Visiem gribās, īpaši pēdējā laikā, crossoverus. Jā. Vai mazos, tad atkal tā kā tev bija kaut kāds tur tos... ķipa Škoda, kas viņam bija, ko tu brauc pašu pirmo? Nē, Fabija maziņa, mazās mašīnas arī neinteresē nevienu. Visiem gribās crossoverus. Pat īpaši neņem vērā to, ka parasts tātad, hatchbackiņš kaut kāds vai sedaniņš caurgājumība ziņā ir absolūti nesliktāka auto kā tas crossovers. Vienkārši crossovers izskatās kā augstāka mašīna. Nav viņa augstāka parasti mašīna. Un neko viņa vairāk īsti arī neizbrauks, bet kaut kā cilvēkiem galvās ir iesēdies, kad, vajag. Augstāks, krūtāks, labāk, lielāks izskatās uzreiz. Nav ne lielāks, nav ne augstāks, un neko viņš īsti arī vairāk arī nespēja. Bet, ja Sandero bija tā problēma, ka otrā sēdekļa rindā ir maz vietas, ja tev ir ģimene jāvadā drusku lielāki bērni bez tiem lielajiem beņķiem, tad tajā Loganā atkal, viss ir pilnīgi tāds pats kā tas Sandero, viss panelis, viss no ārpus smuki izskatās tāpat tas jaunais, tikai tas, ka te otrajā sēdekļa rindā ir pilns kājām vietas. Jo pēc bāra mēs tur ar taksi braucām tieši Loganu, superīgs auto. Tas vienkārši prasa. Un tagad nonākam mēs līdz tam Dacia Bigsteram. Dusteru visi zina, bet ir drusku lielāks modelis, jauns, man liekas, no pagājušā rudens. Dacia tas ir Bigster. Atkal maldinoši varētu domāt, ka tas ir kaut kāds milzīgais auto, tur 7-vietīgais un šitais. Tā nav. Pirmkārt, Dacia Bigster ir tikai 5-vietīgs. Tas nekad nav bijis domāts, un tas nav 7-vietīgais auto. Dacia line-upā 7-vietīgs ir Jogger, kas ir tāds universālis, kas ir tas gan nav smuks. Bulk vāģis. Viņš ir interesants. Priekšpusē ir Sandero, un tur aiz vadītāja durvīm redzams, ka viņš ir pārzāģēts, un tad ir piebūvēts universāļa kūtiņas aizmugure. Šādas mašīnas es redzēju pa ceļam diezgan daudz. Polijā redzēju, Ungārijā, arī ar kravas tām kastēm augšā uz jumta. Tas ir tāds foršs, liels, salīdzinoši ģimenes vieglais auto.
ar kuru var visu kaut kur arī tālu aizbraukt. Un tā kā tas ir tāds reāli ērts un 7-vietīgs auto. Savukārt Bigsters ir, principā, drusku lielāks Dusters. Ja Dusters ir tāds vienkāršāka tehnika, ar kuru visdrīzāk, nezinu, tu dzīvo laukos, ja, tev pa grantenēm jādresē, ir ziemā varbūt kaut kāda sniega mēdz gadīties, un savukārt Bigsters ir tāds, glaunāks auto. Ir arī pilnpiedziņa pieejama, un tad ir tie visi hibrīdi, tur vairāki varianti, mild hibrīdi un parastais hibrīds ir, un uz testu man tad ir tātad pilnpiedziņas, un pilnpiedziņa viņiem pagaidām ir tikai ar mehāniku. Tas modelis. Pagaid, tu domā, mehānika nav hibrīda motors? Nē, ar mehāniku es domāju manuālo kārbu, tāpēc, ka nav viņiem automātika kā tāda ir, bet tur ar dažiem motoriem un nepilnpiedziņu, un tikai priekšpiedziņu, un 4x4 viņiem ir ar mehāniku, un tad baigi saudabīga. Principā jāsāk braukt no otrā roba. Šitādas, kā liekas, kā tikko tu brauc ar Sandero, tu piešāvies ātri pie tās kārbas. Šeit ir, tā, jo 50-60 km vakar nobrauc pa pilsētu un tā grūti vēl pierast. Bet tā mašīna, viņa tāda ļoti kantaina, iekšā nav tik daudz vietas, es domāju, vadītājam kājām, jo tev tur durvi rokturis brūk virsū, tad tur konsole brūk virsū, un tā hauba tik tāda liela uz priekšu, tad sajūta, ka tā kā tāds liels auto, bet reizē viņš nav liels auto, bet otrā sēdekļu rindā pilns vietas, bagāžnieks salīdzinoši milzīgs. Tāpēc tad sanāk, ka viņi vinē uz otro rindu un bagāžnieku. Ja tu saki, ka priekšā ir mazāk vietas nekā, nav, priekšā nejūtās, ka daudz priekšā vietas. Nejūtās. Tas uzsvars ir uz... Jā, un aizmugurē patiesībā tur ir ļoti adekvāti. Tas nav kaut kāds arī milzīgais auto, jo tas ir tas C segments, kas ir kaut kāds Tiguan izmērs vai Jā, es tieši gribēju prasīt, ko viņš tā kā konkurē. Nav Volvo, kā tu tikko brauc. Vizuāli varētu domāt, ka Bigsters ir milzīgs, bet tas nav. Tas ir vidējās klases tāds crossoveriņš. Bet kopumā var just, teiksim, ja Sandero bija tās prasta mašīna, tad šeit gan tas digitālais mērinstrumenta panelis ir it kā tāds vienkārši dizainā, bet redzams, ka viņi ar savu kaut kādu tādu dizaina pieeju, tāds tikai minimalistisks, bet ar kaut kādām savām niansītēm. Salonā visa tā apdara ir plasmasas cietās, bet viņiem ir smuki tie dizaina elementiņi, tie tādi igrekiņi. Es sadaisīšu rakstu pēc tam, un varbūt arī video iefilmēšu, lai parādītu jums, ka vienkāršas lietas var sataisīt arī fifīgas. Ja? Kameras, piemēram, šeit ir 360 grādu kameras, viņas nav baigi augstas izšķirtspējas, bet viņas darbojas, viņas pilda funkciju, un tā kā tā mašīna maksā sākot no 20 dažiem tūkstošiem, principā, tur 20 līdz 30 tūkstošiem tu vari sapakot jau diezgan pilnu to Bigsteru, un tas būs tāds normāls, tur viena, pusotra bērna ģimenes auto, adekvāti, ja to nevajag, tur vadāt milzīgās kaut kādas mantas, ar kuru ir samērā viegli gan pa pilsētu braukāt, viņš normāli grozās, normāli saprotams, spīkst, kameras ir, un arī kaut kur tālāk var aizbraukt ar viņu. Ja? Tā kā, jo redzi, visi tie citi maksās virs 30 stabili. Ja, ja tu skatīsies uz kaut kādiem vāciešiem, tu no 30 ar kaut ko sākas tikai... Jā, ne pat visu 40, jā. Jā, un es domāju, ka tu sapakosi to, piepakosi šito, kā ar visādiem Volkswageniem vai Škodām kaut kādām. Tev zinu, jā, es jau aktivēties, bišķi jums prasīju pa ģimenes mašīnu, un jā, tev apskatījos patiesībā, jā, ko jau tādu. Un skaidrs, ka tie, kas ir, teiksim, Tiguana mērķa auditorija, viņi neskatīsies uz tādu Bigsteru vai Dacia kā tādu, bet ir taču cilvēku, bars, kuriem varbūt mazāk interesē, tur kožas, rožas un kaut kādi ponti, kuriem vienkārši vajag, normālu, adekvātu, vienkāršu braucamu auto, ja viņi negrib pārmaksāt par kaut kādām lietām, par kurām viņi negrib pārmaksāt, kur labi, ka tad iespēja arī ir. Un kā mēs redzam pēc pārdošanas rezultātiem. Bet viņš smuks, viņš tāds jau mūsdienīgāks, nevis tā kā tie vecie, kad uzreiz bija tas priekšstats, tad šitais, darba vāģis vai šitais palēto, ja. Un man arī liekas, ka, teiksim, šitie Dacia, tas jaunais dizains ar tām dienas gaismām lediem, nenormāli krūti izskatās. Tā kā tur prēmija jāiedod tam dizainam. Bet labi, pasāc, cik nopietni tu esi tagad tā jauna auto meklējumos, jo man liekas, ka viss sākās ar joku, bet kaut kā izklausās, ka tā ideja tev ir nosēdusies jau tā nopietnāk. Nē, es domāju, ka tātad, vēl jau man ir jāpabrauc vēl ar manējo tosteri, man tur kaut kādi, tur 10, 11, 12, 13 tūkstoši ir palikuši, ko nobraukt, lai tie 52 tūkstoši nobraukti, tas valsts atbalsts ir, un es tā kā tiecos braukt vēl šo ziemu, lai man nav pēc tam jādomā pārdodot mašīnu,
kā noformēt vai atmaksāt tur to krikumiņu kaut kādu. Lai gan arī tas varētu būt kontenta daļa, vienkārši kā tas darbojas izpētīt. Bet, tad, kad tu brauc tur, nezinu, stundām ilgi un ceļo tālāk pa Eiropu, tu saproti, ka tam ir savs smeķis, labprāt gribētu kaut kur aizbraukt, un tu zini, ka ar esošu auto to nevar izdarīt. Vai es gribu maksāt virs 15,000 par vispār jebkādu auto? Visdrīzāk nē. Un līdz 15,000 es nekādu diži labāku un tālāk braucošu tosteri nevaru nopirkt vietā. Attiecīgi... Kā ar te ideja par Teslu? Model 3, tu vēl biji teicis, ka gaidīs. Tas bija tas ap tiem 15,000. Tagad var meklēt standarta range. Gan jau, ka gadu vēlāk, gan jau, ka long range arī tajā cenu kategorijā parādīsies. Nezinu, šobrīd man ir noskaņojums, ka es gribētu atpakaļ pie benzīna auto atgriezties. Tikai apzinoties, ka būs dārgāka braukšana ikdienā pilsētā. Tā kā riktīgi, nezinu, 2x dārgāka. Bet tas, ka tu vari aizbraukt līdz Latgalei. Bet vai tev, es nezinu, vai elektrocilvēki tev piedos? Tā jau viņu problēma, ne mana. Es savu daļu eksperimenta izpildīju. Es sapratu, kas ir forši, kas nav forši. Bet tas jau mani neinteresē tālāk. Nav man darbs promotēt elektroauto. Nav taisnība. Tas ir tas, ko es gribēju dzirdēt. Jā, tu izstāstīji. Tu ideja, kāpēc tu neskaties... Bet labi, kāpēc tev, teiksim, tu labi, ap 20 apskatīties elektroauto? Es negribu 20. Es negribu. Tev ir principi savi, jā? Jā, tāpēc, ka es neredzu jēgu uz mašīnu tērēt tik daudz naudas. Bet Dacia virs 20 būs, ja ņems šī tādu, piemēram, ideiski. Neņemšu. Tas ir... Ja nejauši kaut kur atrod daudz naudas, kuru nav kur likt, tad var pirkt dārgas mašīnas. Bet pirmkārt, es netaisos līzingus neko pirkt, tad tas arī ietekmē tās summas. Bet, un tā kā es ikdienā to vien daru, kā braucu ar visādām dārgām, lētām, jaunām mašīnām, es arvien vairāk nostiprinu sevī pārliecību, ka es neredzu jēgu maksāt daudz par mašīnu. Ja? Tā problēma ir tikai tāda, ka lietotās mašīnas agrāk vai vēlāk jūk un brūk. Un vienīgā jēga, kāpēc maksāt varētu par mazāk nobraukušu mašīnu, cerībā, ka to mazāk būs čakara ar tām mašīnām. Tas ir vienīgā lieta. Un, teiksim, no finanšu puses, ja tiešām tā realitātē paskatās uz māju pagalmiem, protams, visas tās līzinga mašīnas stāv ļoti daudz, īpaši ar darbu no mājām. Tā kā, ja tiešām no finanšu puses skatās, tad, protams, mašīna ir vienkārši waste of money. Pie tām ārkārtīgi liela tas waste of money. Tā tas ir, bet, protams, tur komforts un katram savas izprieces, kāds grib braukt arī tajā reizē, kad, nezinu, tur bērniem. Tā kā, te būs katram savu taisnību, bet, protams, no naudas plūsmas viedokļa. Cilvēki vienkārši, manuprāt, nerēķina tās izmaksas, un auto ir tāds bieži vien ļoti tāds mirkļa iegribas pirkums. Es gribu sarkanu auto, vai es gribu tur, nezinu, ar lieliem riteņiem. Tāpēc es laužos, man tāda kaut kāds smējos. Vīrišķā tāda arī apziņa, ka, protams, vajag mašīnu, ja? Zin kā, visi tur arī uz office brauc visiem, jo, tur, man liekas, ģimenē katram 1-2 mašīnas. Man visam nav, man joprojām nav mašīna īpašuma. Man ir labs sieviņa arī vairāk braukā realitātē. Es varu sabiedrisko aizbraukt. Un es vismaz esmu laikā, tur, kur man vajagas, es tādā ziņā pakļaujos. Protams, kādreiz es paņemu, bet kopumā, tas tāpēc, ka es arī neredzu, teiksim, jēgu, zinot, cik es braukšu 10 minūtes dienā, 15 maksāt, nezinu, tur 200-300 eiro, plus vēl viss stāvvietas, tā kā izdevumi jau tie nereāli. Jā, tātad ģimenē, mājsaimniecībā kaut kāda viena jau noteikti, ka vajag, protams, ar bērnu, tas ir skaidrs viena kā minimums. Jautājums par 2. Tad ir vienkārši redzi arī auto, kuru nebrauc, nav tā, ka viņš nemainīgs tur stāv. Mašīnas, ar kurām tu nebrauc, principā izjūk. Lai vai cik tas dīvaini neizklausītos, izlādējas, kaut kas tur aizrūsē, kaut kas, un mašīna vislabāk jūtas un darbojas tad, kad tā ir kustībā. Tad tu iekāpi un brauc, un tu pamani kaut kādas lietas, kas, nezinu, tur apstāties, taisās kaut kādā brīdī, bet ja viņi tev pusgadu nostāv nelietot, un es zinu, man ir bijušas tādas pieredzes, tāpat Toyota pastāvēja arī labu laiciņu, un tad tikai spēja risināt tās problēmas. Mašīnai ir jābūt kustībā. Jo vairāk viņa ir kustībā, jo vairāk atsitas tas ieguldījums, ko tu tajā mašīnā iekrāmēs. Bet tad vēlreiz rezumējot, pieteikums te pusstundu mēs par mašīnām runājam. Iemet vēl par jauno zīmolu, ko mēs testēsim. Man citu, bija interesanti. Tu runā par 1000-niekiem? Jā. Jā, tad MG
Tad šajā nedēļas nogalē MG4, laikam tas modelis saucās mūsu tātad šajā vasarā klāts papildu spēkos nākušais Lauris. Brauks 1000 km testā elektroauto ar MG. MG zīmols Latvijā ienāk jauns, Auto Bravo viņu piedāvā, ja nemaldos. Un tad sestdienā, tātad vakardienā no šīs epizodes izlaišanas dienas viņš būs braucis, tad apskats un video būs arī tuvākajā pārskatāmā nākotnē. Ārzemēs labi zināms, īpaši Lielbritānijā, tas MG zīmols Latvijā tagad viņš ienāk. Tas, man liekas, ir tāds mazāka izmēra tā mašīnīte. Paskatīsimies, ko viņi piedāvā, kas tas ir un kā tas darbojas. Lūk. Tas būs. Un tad jau vēl viņš kaut kādam tur kupru mēģinās nomedīt Lauris, jo viņam pieredze ar vagiem ir lielāka. Tad ir Audi kaut kāds fancy, būs Gaugerts brauks un BYD arī vēl augustā paspēs izbraukt. Tā kā vēl būs tie 1000 km testi mums arī. Gaidām. Jā, lūk. Šitais man uzrunāja. Jā, un tad par to Dacia Bigster es arī sagatavošu kaut kādu sakāmo. Es paspēšu izbraukāties, tātad gan tagad man būs tur aiz Tukuma jāizbrauc pēc bērniem no nometnes jāsavāc. Rītdien mēs braucam atpūsties uz Pērnavu. Visa ģimene attiecīgi, pilna mašīna, man tas kaut kādas šosejas režīms, pilsētas režīms. Ir jābrauc ar tām mašīnām, lai saprastu, kas tas ir, kā darbojas vai nedarbojas. Un tas ir tas, ko mēs... Normāli būs īsts saturs, kārtīgs, īsts dzīves. Tieši tā, jā. Vai arī sekojot Kristīnai Visnītei? Ar ko viņa tagad brauc? Ar Dacia, ja es nemaldos, Duster jauno, varbūt ar šito Bigster. Viņai var redzēt, kad ir sadarbība, tāpēc es smējos, vai tev jau nepiedāvā Discordā. Jo viņai reāli sadarbība, tur jau var saprast. Zini kā, ar tām sadarbībām ir tā, ka sadarbības nekad nav vienvirziena. Sadarbības ir divvirziena. Protams. Un tad ir jāsaprot, vai tā... virziena būtība sakrīt ar to, ko mēs gribam panākt. Man ļoti patīk tā pieeja, ka mēs tiekam pie visa tā paša, tikai mums nav pienākumu baigi tādu lielu. Mums ir pienākumi pret mūsu dargajiem lasītājiem, klausītājiem, un visus šos gadus, un es arī ceru nākotnē saglabāt šo iespēju, ka neviens tā mums baigi nevar pateikt, ko mēs darām, ko mēs nedarām. Un manuprāt, tam ir milzu vērtība. Un ieguvēji atkal ir mūsu dārga auditorija. Nē, bet viņai īstenībā nevar redzēt, ka viņai sadarbība, bet viņai laikam labi, viņa nodarbojas ar kaut kādu to jumta telšu, tā kā biznesa izplatīšanu, pārdošanu, tāpēc viņai īstenībā labi, viņai tur diezgan organiski sanāk, viņa tur, protams, daudz ceļo, līdz ar to viņa var pareklamēt tās telšas. Tā kā viņai jāatzīst, ka kopumā es pat neteiktu, ka slikta, viņai diezgan tāda veiksmīga apusē, nav tā, ka tur briesmīgā, man tur Dacia, man tad tagad priekšā pakaļās atvainojos, ja viņa jāreklamē. Tā kā diezgan nekāda vaina. As far as šitie influenceri go, man liekas, ka viņi tiešām nav sliktākais piemērs. Ir pietiekami... Plus viņa Dacia, tā kā, labi, kāds tur sadarbības, bet, kā saka, influenceri parasti neņem Dacia visticamāk. Ko neņem? Mums taču tikko bija influenceri, kas ņēma Huawei produktus, kāpēc Dacias nevarētu ņemt. Man liekas, ka viņi joprojām turpina. Starp citu par Huawei runājot, viņiem es redzēju kaut kur reklāmu, nezinu, Instagramā vēl kaut kur, ka viņiem ir tātad vietpulkstenis, kas vizuāli baigi izskatās pēc Apple Watch Ultras. Tā kā mums neviens nedos uz testiem, es paskatīšos, cik viņš maksā. Lauris var pa mums pasmieties. Jā, es tā kā... Lauris nesaprata, ko es teicu. Tā kā Lauris varētu noskatīties normāli un noklausīties, ko mēs runājām. Savu taisnību, es aizstāvēšu Lauru višķiņu. Viņam vienkārši, daļai jau viņam tur savu taisnību ir, bet labi, viss... Nav jau taisnība. Viņš nesaprata tātad to manu problēmu ar Huawei. Neviens cits zīmols nepiespiež noklausīties kaut kādas fucking prezentācijas. Neviens cits zīmols. Un es šajā tēmā esmu senāk nekā Lauris, piezīmēsim. Tā kā Huawei ir vienīgais. Un nav nekādu problēmu. Tas sākās, man liekas, slēdzoši nesen arī. Nav tā, ka, protams, kādreiz jau nebija. Bet tas jau man neinteresē. Tas tik parāda to, ka, to domu, ko viņi grib. Protams, ka visu kaut ko viņi grib. Nodot, jā. Tas tāpat kā viņi, piemēram, grib, lai apskatos viņu produktu pirmajās rindkopās nebūtu pieminēti, piemēram, konkurenta kaut kādi produkti. Tādas visādas nianses. Tā kā visu kaut ko viņi var gribēt. Bet es to saku tātad, paskatīsimies, cik maksā tas tā Apple Watch kopija diezgan brutālā dizaina ziņā. Paskatīsimies, ja nav pārāk dārgi, nopirksim, patestēsim, tad jau redzēsim, kas tur būs. Lūk, vēl par apskatiem runājot, tu esi atzīmējis par to MacBook Air M4 apskatu. Tas ir Airs,
kas darbojas un izskatās tieši tāpat kā visi pārējie eiri. Nu, es domāju, no tā 22. gada, kad tas dizains jaunais parādījās. 16 gigas pamatā, kas nav manējiem. Tas ir diezgan big deal, jo tā kā Apple tik nenormāli neiet ar mākslīgā intelekta lietām Eiropā, tas nozīmē, ka reāli tad tev neaizņem to operatīvo atmiņu, daudz iedoto, un tev reāli paliek visam pārējiem, un tu esi baigais ieguvējs. Un 16 giga operatīva atmiņa ir manā ieskatā pats pamatiņš, kam būtu jābūt ir īpaši dārgākām ierīcēm, un tādā ziņā, ka tu to var izmantot. Un iespēja pieslēgt arī vairāk monitorus. Tātad tas arī var būt noderīgs, bet tas vairāk būs noderīgs tiem, kas grib Office apstākļos izmantot to airu. Un šajā ziņā tad tas jaunais airs ir ērtāk lietojams biznesa vidē. Tā jaunā zilā krāsa. Es saprotu, ka tādu pats spēlētu, tad tieši tas modelis. Es arī no sākuma biju nokļūdījies, tad es biju sabildējis, es biju satestējis, un tad pašu rakstu es biju vēlāk rakstīju, tāpēc, ka vienkārši netiku līdz tam ar visiem šiem 1000 km testiem, un es uzrakstīju rakstā, ka tas ir, pelēkā versija man bija, tāpēc, ka bildēs viņš izskatās pelēks, pareizi. Tā ir, jā. Un tad Capital, kas bija iedevuši laipni šo ierīces testu, raksta pretī, tā kā, what the fuck, tas bija zilais modelis, tev es tāds, jā. Un tad mēs padiskutējām arī par to, ka principā tas ir gan tas bronzīgais, gan tas zilais, principā viņi ir pelēki, bet ar tādu mazu toņa izmaiņām uz vienu vai uz otru virzienu, un kaut kādās tur gaismās viņš parādās. Tāpēc pamatā viņi izskatās pelēki, tādi neitrāli krāsojumi. Šitie te. Bet ļoti labs aparāts. Visiem, kas grib ienākt Apple pasaulē. Es domāju, ka pat visiem, kas var atļauties nopirkt par štuku. Vai M4 Mac Mini, ja ir monitors un klaviatūra. Vairs tādā ziņā ir ērtāka, jo tev vienkārši var paņemt līdzi. Un es domāju, ka tā ir tā ierīce, ko tu nopirki un gadus 6. Vai tev bija 13 troli? Jā, 13. modelis. Jā. Un tas, tā tiešām ir ierīce, kuru tu lietosi ilgi, un nekas viņam nenotiks visdrīzāk, un vienkārši, rock solid ierīce, kā saka, un rekomendēt var visiem pa labi un pa kreisi, arī tiem, kas vēl neizmanto MacBookus. To es teicu, man liekas, arī par M3 iepriekšo eiru, un tad nekas nav mainījies, to pašu arī saku par šo M4 aparātu. Tālāk ejam, beidzot pie tehnoloģiskām tēmām. Man ļoti patika, kā aizgāja tavs nelīdz galam sarakstītais raksts par tām profesijām, bet ko tu pēc tam laipni salaboji un sarakstīji tās profesijas. Tātad tās ir par to, ka Microsoft ir publiskojusi 40 profesiju sarakstu, kuras aizstās mākslīgais intelekts. Tur pārskatāmā nākotnē. Patiesībā tajā rakstā bija 240 profesiju topi, bija tādi, kuras aizstās un kuras neaizstās. Komentāru daudz, skatījumu ļoti daudz. Tur vairāk nekā 4000 skatījumu tam rakstam ir. Tas nozīmē, ka tā ir tāda ļoti, ļoti ejoša tēma. Tad paskatāmies bišķiņi, pagaidi, kur mums te bija tie saraksti. Jā, bet es biju jau sākumā ierakstījis, vienkārši nebija izcēls. Es biju ierakstījis 3-4 profesijas. Tāpēc, ka lielās skaidrs jau, ka par lielākā daļa tie ir saistīti ar tekstu rakstīšanu. Un šobrīd tur ir paņemts, varbūt Amerikas darba tirgus, turbūt dažas profesijas. Latvijā, man liekas, tā neizdala tik sīki. Viņi arī tā labāk izdala. Bet jā, kopumā, protams, tas saistīts ar teksta rakstīšanu, un tur bija vairāk doma ņemta, tur bišķi vairāk bija paskaidrots, ka tie, kas jau kaut kādā mērā šobrīd lieto datorus un lieto mākslīgā intelekta rīkus ikdienā, tad tas bija paņemts no tāda skatu punkta, ka tās darbības, tad viņi jau kaut ko šobrīd prasa, līdz ar to, pieņemot, ka tādā veidā varētu arī aizstāt, vai, protams, tiem, kam darbs pie datora. Tāpēc skaidrs, ka tiem, kas top 40, kuras AI, mākslīgais intelekts varētu tieši ietekmēt vēl pozitīvāk, un tādā ziņā bija ļoti daudz palielina fiziskā darba. Protams, ka tur vienkārši ir jāstrādā visu laiku. Labi, varbūt viņi telefonā kaut ko paskatītos, man tas jādara. Bet, protams, jālabo santehnika, jātais grīdas, jālaina. Protams, tu vienkārši dari to darbu, tev nav laiks, tā kā mana ofīra žurka, tur vēl sēdēt. Tā kā diezgan loģiski, kur to vēl varētu izmantot pozitīvā virzienā, jā. Bet tās profesijas ir, tā kā tu minēji, tur tulki, kaut kādi vēsturnieki,
Tā pagaid, using telemārketingi, visādi, kas par telefonu, jā, protams, kaut kādas sales pārdošanas cilvēki, jā, tad zinātnieki, žurnālisti, kad tekstus analizēja, datu analītiķi arī, bet tas jau bija tur vēl top 3, top 40, es paņēmu top 20, jā, tekstu labotāji, tādas, kas saistīti ar daudz raktisko. Pagaid, bet vai Microsoft norāda, cik ātrā laikā tas viss mainīsies un cik ļoti atņems? Tas gan nebija. Man šķiet, ka tas nebija, bet tas varētu būt tuvākā laikā. Kā mums viens aktīvs komentētājs arī rakstam, bija droši vien, ka kaut kāda sava viņam tāda analoģija, kā viņš savilka, kad nebija pirms 20 gadiem arī vietāruns, droši vien, ka kaut kā jau tas viss saintegrēsies. 20 gadi, 30. Vietāruns? Nē, es domāju par šitām profesijām. Tu tā biji skeptiskāk. Es domāju, ka tas būs kaut kā pakāpē. Es domāju, ka pēc 5-10 gadiem jau kaut kas. Vienkārši varbūt mēs tos rīkus tiešām kaut ko vairāk izmantosim. Nav teiks, ka vienu dienu tev pateiks paldies, ej mājās, jā, bet es domāju, ka kaut kādi jau tie risinājumi ienāks. Vai viņi tiešām aizstās šitos te. Labi, es teiktu tā, 5-10 gadu laikā parādīsies visādi aģenti iespējams. Tur finanšu kaut kāds padoms varēs sniegt, balstoties uz informāciju, bet 15-20 varbūt arī nebūs tādas profesijas. Bet, varbūt tad viss paliks kaut kādi, kas uzrauga. Tā kā varbūt tā profesija pat par sevi integrēsies vienkārši kopā. Būs gan cilvēks, gan tas intelekts. Redzēs. Jā. Vairāk vēl uz to, ka tas nebūs tik ātri. Zini kā, atkal negluži pirmo dienu esmu šajā pasaulē un esmu novērojis, ka tās patiesi sarežģītās lietas, lai arī šķietami ātri mainās, tomēr realitātē viņas nemaz tik ātri nemainās, tā globāli paraugoties. Ja? Kaut vai, piemēram, par tām pašām, pašbraucošajām mašīnām. It kā tehniski kaut kādā mērā mēdz tās mašīnas pašas braukāt, bet, piemēram, tas pats, San Francisco, tas Waymo, jā, tieši tā, diezgan interesanti mašīnas brauc un viss ir kārtībā, bet tas ir, viena pilsēta, vai 2 vai 3 vai cik tur ir pilsētas, ja. Tesla haipo, ja, kad viņiem pārbraucošās mašīnas. Realitātē tas ir visparastākais adaptīvā kruīza kontrole. Bet es nemeloju, viņiem Tesla sāks palaist arī pašbraucošo taksometru, bet tur būs cilvēks pie stūres. Tieši tā. Viņi tagad oficiāli it kā palaidīs. Jā, jau palaida, un tas ir klasiskais Maska stāsts, ka viņiem ir robotakši, bet realitātē tie ir visparastākie takši ar cilvēkiem, kas turē tās mašīnas. Vienkārši mārketings ir 3-9 soļus priekšā aizskrējis realitātē. Lūdzu, redzi, un šādos atsevišķos kaut kādos punktos pasaules ir, tad ir kaut kādas, piemēram, fūru kompānijas, jeb smagu auto būvētāji, kas arī bija šonadēļ kaut kādas ziņas, redzēju, ka viņiem baigais sasniegums ir, ka tagad mūsu pašbraucošās kravas mašīnas spēja braukt naktī. Redzi, tā tad ir dienas jautājums, bet tam uz highwayiem jau ir super vienkārši tā braukšana. Salīdzinoši. Amerikā noteikti, jā. Jā, kad tur, tur 1000 km vienkārši taisnīgs ceļš tev ir plus mīnus. Tev tikai jāsaprot, kas apkārt notiek un tā. Un tad noteikti vēl pēc kaut kādiem, 10 gadiem, mūsu mašīnas tagad māk braukt lietus laikā vai sniega laikā. Un tad tālāk, piemēram, citos kaut kādos geogrāfiskajās vietās, piemēram, redzat, tur Amerikā viņi ir iemācījušies, piemēram, Rumāni iemācījušies palmu atpazīt, ka ceļa malā, ka nevajag braukt palmā iekšā. Un tad secinās, ka, piemēram, Rumānijā ir cita veida koki vai Krievijā vai Latvijā. Respektīvi, tās tehnoloģijas attīstās, bet bija taču arī hypes pirms, kaut kādiem 5 gadiem. Tūlīt tās būs, tūlīt tās Teslas pašas brauks. Kā redzam, nekas baigi pats nebrauc. Paies varbūt vēl 10-20 gadi. Jāsaka, droši vien, ka tas viss izklausās baigi kruti ar braukšanu, bet tur laikam ir tik daudz mainīgo, ko šobrīd cilvēku prāts nespēja. Bet es piekrītu idejai, ja visas mašīnas būtu vienotā sistēmā, droši vien, ka tad arī nevajadzētu. Nekad nebūs, tāpēc, ka neviens nav ieinteresēts apvienoties kaut kādā vienā sistēmā. Manuprāt, tas ir tas tās. Tas ir atkal, piemēram, BMW paziņoja, ka viņi neliks savās mašīnās Apple CarPlay Ultra. Liekas, to neviens neliks, izņemot Aston Martin. kas ir nenozīmīgs spēlētājs. Es domāju, tas Aston Martins, kuru tas interesē. Jo skaidrs, ka katrs ražotājs mēģina
pilnu teiksim, pārvaldību, ja ownership par to datiem, par visu to paneli uzturēt, lai skaidrs, ka viņi varbūt daļa nemāk taisīt tos paneļus un tās visas UI sistēmas. Grūti viņiem iet, bet neviens arī negrib atdot kaut kādiem kārtējiem tech bros tās sistēmas. Nu jā, grib pie sevis paturēt. Bet ko mēs varam runāt mākslīgā intelekta sakarā? Kas ir noticis? Discordā mums ir speciāls kanāls tam. Jā, mēs kaut kādā sadēļ. Mēs ejam uz priekšu šajā jautājumā. Bet tur ir forši, tur cilvēki tiešām par to tēmu runā, ir kas tur jau bakstās ar tiem modeļiem. Viens no tehniskākajiem kanāliem, es teiktu tā, jā. Un tad ir mani skeptiskie kaut kādi raksti par to tēmu, tā kā normāls tāds mikslis tie visā tēmā ir. Katram ir viedoklis. Vēl, starp citu, mēs par mākslīgu intelektu tēmu runājam, tad bija tāda interesanta ziņas par labi aizdomāties, ka ChatGPT čati var būt atrodami Google meklētājā. Tātad runa ir par tiem čatiem, kurus tu esi nošārējis. Tātad tu vari kaut ko tur pameklēt, baigi noderīgi, var noderēt, nezinu, tur kolēģiem, sievai, tur, nezinu, radiniekam kaut kādam, nospied to share, dabū linku, jeb saiti, aizsūti. Un tad izrādās, ka šie nošērotie, jeb koplietotie čati ir publiski atrodami Google. Ja? Tātad esam uzmanīgi, saprotam, ka tas, kas ir nošērots, ir atrodams Google. Plus te var pieminēt, ko Sams Altmans no OpenAI minēja, ka ChatGPT var arī izmantot tiesā, ja to pieprasa tiesības sargājušās iestādes, jo nav regulējumu. Tā kā tas, man liekas, arī saistīts ar šo te kopā var pieminēt. Tā kā var sanākt tās, ka tu visu, ko tu raksti, tur var arī izmantot pret tevi. Vai par labu tev. Bet viņš tā kā gribēja to norādīt, kad vajag strādāt pie regulējuma. Es gan īsti nesaprotu, kāpēc, ka viņš kā izstrādātājs nevirza to regulējumu. Viņš tā kā sagaida no visādām, tā kā no valsts to. Droši Amerikas kontekstā Eiropa jau šobrīd pie kaut kā tieši strādā. Man liekas, ka šonadēļ arī bija ziņās tika runāts, ka Eiropa tomēr grib tās vadlīnijas izveidot un lai var izmantot datus, teiksim, attīstīt, bet lai tie dati droši, bet lai, teiksim, tos risinājumus var attīstīt un veidot noderīgus cilvēkiem. Un savukārt ASV, viņiem pieņēma to jauno, vai pieņems to jauno, kā tur bija AI, tur guidelines vai kas, un kur tur tā kā viņi grib citu ceļu iet, jo skaidrs, ka tas Trumps ir savācis tech bros, kuri nav ieinteresēti nekādā baiga regulācijā, kas tieši grib pašaut vaļā. Tātad vieglāk, ātrāk būvēt infrastruktūru, vieglāk, ātrāk tikt pie datiem, nezinu, tur valsts pārvaldē un ne tikai, mācīt pārējo pasauli dzīvot. Tas ir tas Amerikas pieeja. Jā. Fair enough, kā viņiem tomēr ir pasaulē veiksmīgākie, teiksim, šie mākslīgā intelekta risinājumi. Un galā viņiem pret ķīniešiem ir jākaro, pagaidām, es domāju, digitālā formā. Kas atkal interesanti ar tiem pašiem ķīniešiem, tāpat viņi iemanās iešņaukt tās sankcionētās videokartes. Viņi trenē modeļus savus mākslīgā intelekta uz Malaizijas datu centriem kaut kādiem, kas tā kā tehniski nav Ķīna, bet viņi kaut kā tur iemanās darīt. Tad ir, protams, kaut kāds tur melnais tirgus, kā viņi tiek pie tām Nvidias videokartēm sankcionētajām uz pašu Ķīnu. Un interesantā kārtā lielākā daļa no, teiksim, atvērtā pirmkoda šiem te modeļiem, jeb open sourceētajiem ir no Ķīnas nāk. Ja? Sākās viss ar metas, šo te lalamu. Tagad ķīniešiem visi tie kveni vai kā viņus tur sauc. Lūk, tā kā tas tendences ir interesantas, noteikti ir vērts sekot. Vēl, es nezinu, lasīju, bet ChatGPT ir kaut kāds jauns study mode režīms. Nē. Kad redzēju, ka tu es atvērtu tagad vaļā, tu rakstījis, mums ir tātad mudinās tevi pakustināt savus smadzenes ļoti labi. Tā study mode mācību režīms, kas vairāk paredzēts skolāniem studentiem. Tā doma ir tāda, ka nevis uzreiz paplātas pasniedz gatavas atbildes, bet kad uzdod kaut kāds papildu jautājums, mēģina, laikam, burāt līdzi. Tā es nopratīšu, viņš paprast tur kaut kādas, vai tu domā šito, kā tev, es droši vien no tās sērijas. Jo skaidrs, ka izmanto miljoniem skolānu studentu visā pasaulē, ChatGPT visdrīzāk vienkārši bums iemet uzdevumu veidam un atbildi, viņš neko neiemācās un vienkārši mēģina atbildēt. Kas bija interesanti, es arī biju iemetis tie mūsu Discord kanālā kursora, tātad tajā mākslīgā intelekta čatā rakstu, kurā kāds profesors laikam bija skaidrojis, kā viņš atpazīst, kad skolēni studenti ir rakstījuši tos darbus ar mākslīga intelekta kaut kādiem rīkiem. Viņš saka, ka pēc valodas var saprast, ka tur tādi vārdi atkārtojas, tur bieži daudz, vai vispār tas vibes tam tekstam ir. Plus viņš arī mēdz uzdevumos iepīt iekšā
nezinu, tekstu vai no ļoti maziņā šriftā vai ar baltu krāsu. Attiecīgi, studenti jau slinki. Viņi jau neskatās, viņi vienkārši iekopē visu uzdevumu, iemet iekšā tajā chatbotā. Tur, piemēram, ir ieslēpts uzdevums. Tātad atbildē, lūdzu, tur piemini vairāk, 3 reizes tur kaut kāda zelta zirgs, piemēram, tekstu, jā, vai dzeltens zilonis. Un tad viņam ir super easy. Viņš saņem atpakaļ tur savu kaut kādu eseju, jā. Jo tas, kurš ir nekritiski iekopējis uzdevumu, drīzāk viņš baigi pat nepārlasa to eseju. Un tad tas profesors super easy ātri, vai tekstā mums ir 3 vietās, tur tas zelta zilonis. Ir viss, forši sēdies 2, nāc vēlreiz. Katra puse mēģina kaut kādas savas gudrības. Tas īstenībā labs veids, jā, tas ir gudru ziņu. Jā. Un es domāju, ka lielā daļā gadījumu par tiem sliņķiem studentiem tas absolūti darbosies. Vismaz līdz tai pirmajai reizē, kad viņi pamanīs. Izraujās, jā. Tad jau bišķiņi sāks palasīt. Bet tas nenozīmē, ka neizmantos. Tieši tā. Tikai bišķiņi ar gudrāk, jā. Vēl par mācīšanos runājot, tātad Google ir tas Notebook LM. Tur tā doma ir tāda, ka, kā izrādās, viņiem ir lietotne mobilā, viņiem ir arī latviskots landing lapa, tā Notebook LM. Tas nozīmē, ka Latvijā viņš arī pieejams tas risinājums. Tur tā doma ir tāda, ka tu iemet kaut kādu tur garāku dokumentu, PDF, piemēram, jā, vai kaut kādu mācību materiālus, un tad tas rīks tā podkāsta formātā tev stāstīs par to tēmu, arī veids, kā iemācīties kaut ko labāk. Tur uzdod precizējošos jautājumus, un tur māks pat vairāki tie mākslīgi ģenerētās balstiņas var savā starpā runāties par tēmu. 100 plus valodas rādās. Jā, respektīvi, tas varētu būt. Es neesmu pamēģinājis, tagad vasara beigsies, atgriezīšos pie mācīšanās aktīvākas, tie paši Linuxi kaut kādas, pamēģināšu kaut kādas tēmas arī ar to Notebook LM, jo skaidrs, ka pa gadu šīs tehnoloģijas gan būs attīstījušās un noteikti būs noderīgas, lai kaut ko jaunu iemācītos. Un arī par mācīšanos un šo rīku izmantošanu mācīšanās procesā Discord serverī mums taču ir cilvēki, kas runājuši, kas tur Pythonu mācījās, tas Maigonis Moks. Tā kā tas viss ir un ir baigi interesanti, kā tas attīstās. Vēl, kas tur ir ar to Austrāliju un to YouTube no 16 gadu vecuma? Pastāst, lūdzu. Jā, Austrālija ir viena no tādām pionieriem, diezgan agresīvi jau no pagājušā gada. Viņi strādā pie tā, lai ar likumiski tātad sociālajie tīkli būtu pieejami no 16 gadiem, jauniešiem, var teikt, bērni jau ne, bērni jaunieši, jā. Un tagad, es varbūt iepriekš bija diskusijas par YouTube. Jo YouTube varbūt gluži nav tas, ko mēs uzturam kā TikTok, visu laiku scrollēt, bet, arī tur tie shorts īsie video un vispār. Tad viņi šobrīd tieši aizvakar jau premjerministrs Austrālijas publiskais savā oficiālā lapā, ka tomēr YouTube arī būs šajā te. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzēs pārbaudīt lietotāju vecumu un varēs tikai no 16 gadiem lietot. Jā, tā kā tam visam ir pievienojies arī YouTube, un tas stāsies spēkā šī gada jau 10. decembrī. Un ja kāda no šīm kompānijām pārkāps to vecumu robežu, ļaus, kā saka, jaunākiem pieredzēties, tev varēs saņemt arī līdz $49,5 miljonu sodu. Jā, tādā veidā. Un līdz ar to, protams, viņi pamato, ka tā ir aizsardzība ģimenēm un tādā veidā. Jā. Es domāju, pa YouTube, es piekrītu, jā, pa TikToku varētu būt tur Instagrams, jā, Twitter, X, bet, pa YouTube, man liekas, ka YouTube tomēr varētu arī ļoti palīdzēt. Gan pieaugušiem, gan bērniem mācību procesā, bet, protams, tā robeža ir ļoti šaura. Droši vien, ka arī TikToks tikpat labi var pamācīt, un arī X. Jā. Šobrīd vienkārši tam sarakstam ir pievienojies, ko mēs parasti saprotam, jo es ar sociālajiem tīkliem personīgi YouTube uzreiz neasociēju. Es piekrītu, ka tur arī, saturs droši vien ir, nevis droši vien, bet ir saturs ir ļoti dažāds. Bet man viņš neliekas tik, kā saka, trešī, tik briesmīgs kā kaut kādā TikTokā varbūt, kur tev nenormāli ievelk iekšā skatīties. Pagaidi. YouTube jau arī ir tie īsie video. Nē, es saku, shorts ir, jā, tieši tā. Tā kā, droši vien, kad ņemot vērā, tad droši vien, ka labāk ir iekļaut YouTube, jo citādāk visiem būs iespēja droši vien apelēt, kad redz, YouTube nav, piemēram, redzēs. Pagaidām gan nav dzirdēts, ja godīgi sakot, no lielajām tehnoloģiju uzņēmumiem kaut kādi komentāri par šo. Es tikai redzēju, ka arī bija saistošs raksts, ka Lielbritānija arī pieņem līdzīgus mērus, un ka tur esot VPN bums, vienkārši tur 1800% VPNs vienkārši šaujās vaļā. Es tieši gribēju. Tāpēc, ka tur varēja, lai tu parādītu
parāda, ka tur esi no citas valsts. Tāpēc, ka tur tas tur tās ierobežojums tikai uz vietējām pieslēgumiem sanāk. Tad no citas valsts to nepārbauda idejiski. Jā, es tieši gribēju piezīmēt, kad gan Lielbritānijā, bet patiesībā arī Eiropā tās būs tās vecuma pārbaudes. Arī no Francija droši vien, kas mums te sanāk. Jā. Un tas pats arī minēja, ka tur visdrīzāk arī tik slikta lietā tā lietotne, kuru tu testēji, arī kāds viņa nosaukums bija? Tu domā to EID kartes pārbaudu. Bet zini, kas, tā kā digitālo karti. Bet redz, es arī runāju ar sievu, es sāku domāt, kā vispār bērnam tad var noteikt to te? Es nezinu, caur vecāku kaut kā, bet tas ar kaut kāds datus tur pārkāpums varbūt būs. Kā vispār juridiski noteikot? Ja mums laiks pašiem bija raksts par to Eiropas Savienības kaut kādu vecumu pārbaudas lietotni, bet es godīgi sakot neiepazīstu. Kuru sāk testēt kaut kādās dažās atsevišķās valstīs. Kā tas praksē būtu notikt tādā Austrālijā, ko viņi vienkārši prasa tiem jauniešiem ir kaut kāds dokuments jāuzrāda. Labi, 16 gados varētu būt dokuments, jā. Nē, bet bērni jau lieto arī kaut kādus tur tos sastīklus arī mazāki. Kā uzrādīt, cik to gadu ir? Jā, lai tu nevari pieregistrēties. Es vienkārši uzrakstīšu, man 80. dzimšanas gads uzskrūlēšu šitajā reģistrācijas brīdī. Varbūt tiešām dokuments, labs jautājums. Var izpētīt kaut kādā brīdī. Nē, es saku, tāpēc, kā notiks tā vecuma pārbauda. Bērniem nav labi no cik gadiem oficiāli doktori. Tas nozīmē, ka pa lielam vajadzētu būt tādai iespējai bez kaut kāda, piemēram, ka bērnam no 16 gadiem ir jābūt Smart ID. Piemēram, kas nozīmē, ka vajadzēs telefonu idejas, ka kādam vēl nav 16 gados. Tad, ja visiem ir Smart ID, tad tikai teiksim, caur Smart ID. Bet Smart ID tu bērnam var arī mazākam sataisīt. Jā, tāpēc, ka kārti, es saprotu, var dabūt. Jā. Tam mēs esam tikko gājuši mājās cauri, bet to vecāks tad inicē un taisa. Un tad tas būtu kaut kāds viens. Man tā tehniskā puse interesē. Tad, protams, ja tas līdz tam nav, tad idejas tur arī nevar. Tad tev vispār vajadzētu būt tādai opcijai, ka tu nevari reģistrēties idejiski bez šiem te rīkiem. Tu nevari ar e-pastu un norādīt vecumu, ka raču nepietiek. Kaut kādai pārbaudē būs jābūt. Es domāju, ka agrāk vai vēlāk tas līdz Latvijai atnāks. Droši vien. Jo man arī tagad tāds, mēs te daudz runājam, ko darīt ar bērniem un viedierīcēm. Man nav vēl tas vecums tāds, bet tas drīz pienāks. Neiespringt. Es ceru, ka tur juridiski noregulēsies, ka tad skolā tiešām viņi būs kaut kur jāatstāj. Tā. Tad es neesmu super against un maksimāli ilgi novilkts pēc tam jau, lai vienkārši jāseko līdzi. Jārāda pašiem piemērs. Bet tas, ka tā ir tāda pēdējā laika tendence, tas ir fakts. Un vairāk būs šīs pārbaudes, un agrāk vai vēlāk nonāks arī līdz Latvijai. Vispār, jo tas ir tāds Eiropas arī līmeņa pasākums. Un galā, piemēram, arī, kad es biju tajā Rumānijā, ko es pašā sākumā minēju, kad es runāju ar to vietējo Rumāniju. Rumānija arī, lai arī mums liekas, viņa tāda varbūt mazāk attīstīta valsts, bet tāpat tas ir Eiropas Savienības valsts. Viņi cīnās varbūt ar kaut kādām problēmām, ar ko mēs esam jau beiguši varbūt cīnīties. Un ir kaut kādas aktivitātes, kas nāk no Eiropas un skar tikpat ļoti mūs kā viņus. Piemēram, arī atbalsta programmas kaut kādas, tur to tosteru pirkšanai vai saules paneļu ierīkošanai. Viņiem ir pilnīgi tas pats, kas ir pie mums. Attiecīgi ir daudz līdzību, kas nāk no Eiropas Savienības. Tikai katra valsts kā un kad ievieš šīs lietas. Tā kā nav baigo starpību tādā ziņā. Tālāk par noderīgām vēl lietām. Es pamanīju, ka Proton, tātad mūsu iecienītais dažādu risinājumu piedāvātājs, privātuma sargātājs, tātad šajā nedēļā palaidis jaunu 2-faktoru autentifikācijas lietotni, respektīvi, tā kā Google Authenticator vai kas mums tur ir vēl bijuši visādi, Bitwardenā ir iebūvēts iekšā, un ja tu dzīvo, piemēram, Proton ekosistēmā ar visiem viņu kalendāriem un e-pastiem un maksā viņiem gana daudz naudas, tad tagad vakur tev ir arī tas viņu autentifikators. Pagājušajā nedēļā mēs runājām ar Anci, ka viņiem ir chatbots, parādījies Lumo, tā kā var patestēt vai var noderēt, un tas autentifikators, man liekas, ka nemaksā neko. Labs jautājums, man liekas, ka nemaksā neko, bet, protams, ka ērtāk, ka tev ir arī pārējie pakalpojumi tajā Proton. Un tas ir rekomendējama lieta, ko paskatīties, jo viņiem tur diezgan daudz noderīgu lietu ir. Vēl par noderīgām lietām runājot, tepat lietuviešu NordVPN. Es joprojām brīnos, ka mēdz būt cilvēki, kas nezina, ka tas ir no Lietuvas patiesībā. Tad populārais šis VPN pakalpojumu sniedzējs piedāvā tagad tādu jaunu lietu kā call screening, respektīvi
risinājums Android ierīcēm, kas var atpazīt, piemēram, kaut kādus tur krāpnieku zvanus vai komerc zvanus vai robotizētos zvanus, un tad tu vari jau laicīgi arī saprast, ka es nerunāšu ar šito te zvanītāju. Baltijā, Latvijā mums, manuprāt, ir ļoti paveicies vēl pagaidām. Mums nav šo te robozvanu problēma tik baigi aktuāla. Nu, šad un tad kāds robots uzzvana, es nezinu, reizi gadā man no Enefita varbūt uzzvana kaut ko tur mēģina iesmērēt. Bet ir kaut kādi reģioni, tāpat Indija, tāpat ASV, kur tie robotzvani reāli ir sērga. Viņi daudz zvanās, bieži zvanās un absolūti laika patēriņš liekas. Un tad tajos reģionos noteikti vairāk šāds pakalpojums būs noderīgs, bet arī, es domāju, pie mums var papētīt. To pakalpojums saucās NordVPN Threat Protection Pro. Ietvaros viņš iekšā, tur ir visu kaut ko, viņi tur sargā no ļaunatūras, no pikšķerēšanas, reklāmām internetā, visādiem izsekošanas skriptiem, un tagad vakar arī būs zvanu sargātājs, tā kā lietuvieši malači tajā ziņā. Vēl, labi, Revolūts nav gluži lietuvieši, bet Lietuvā viņiem ir diezgan liels hubs joprojām. Reģistrēts, jā. Lai būtu Eiropas Savienības pārstāvniecība. Jā, bet arī vēsturiski viņiem, taču Lietuvā tur bija pirmais tās lielais birojs kaut kādu apsvērumu dēļ, un tagad izrādās bija tāda, viņi arī atsūtīja relīzi, ka Revolut kļūst par galveno topošās Audi F1 komandas partneri. Tātad, jā, būs mums no nākamās gada sezonas būs Audi F1 komanda. Es tik sīki nezinu, kas tu brauks ar viņu, kas brauks ar tajā komandā. Tu vairāk zini, Tas jau vēl, zini, kā tā nav apstiprināts, jāapskatās, kāda tie līgumi, bet tā jau sanāk, ka viņi pārņems to Kik Sauber komandu, tad tur ir tāds Esteban Ocon francūzs, kas tagad brauc, un vēl tur tas jaunais Bortoleto. Bet kas ir nākamais, tiešām nezinu, kādiem, tik līdz kuram līgums derīgs. Jā. Nu, pieņemsim, ka tie paši, jā, vienkārši viņi pārņems tā kā to Kik Sauber komandu. Ok, labi, jā, nu redz, un tad Revolutam arī gribas ielīst. Bet tur tas rakstāts, redz, viņi piedāvās bagās jaunās finanšu norēķina iespējas tur kā sacensībās, un kur vēl uz vietas, nezinu, ko tu viņi tur tādu piedāvā. Nu, redz, tāds interesants teksts, ir vienkārši smukais teksts, jā, bet tā jau, šeit jau būs reklāma uz mašīnām un tērpiem, tas arī viss pa lielu. Gan jau kaut kādas arī plašākas integrācijas var arī domāt. Tas jau nav... bija rakstīt, jā, taisnība, viņi kā pašam uzņēmumam nodrošinās tā kā maksājuma risinājums, jā. Tas pašai komandai iekšēnē, jā. Es tā pieņemu, ka F1 arī, sponsorships ir baigi dārgie pasākumi, jo, bet atkal no otras puses tas ir viens no tādiem skatītākajiem seriāliem. Liels tirgus uzreiz, protams, tāpēc, ka dārgs, tāpēc, ka liels tirgus, jā, daudz skatītāji. Kā tur vietas tagad ar to Apple F1 ienesīgākā Apple filmā? To es varu piemet saistībā ar F1, jā, tad, ir sasnieguši vienu, teiksim, no tādiem pirmiem mērķiem, kas ir 500 miljonu ienākumu, tas kopumā, es teiktu, kino nozarē nav slikti. Viņi tad apgrozījums sasnieguši ienākumu no biļetēm, ir pārsniegt 500 miljoni. Tad jau, kad jau te raksts bija jau jūlija beigās, bija 509 miljonu dolāru. Tad 165 ir ASV un 344 pārējā pasaulē. ASV tāds vidējs rezultāts, bet ļoti labi veicies ir arī attiecīgi visur citur, jā, tā kā. Es varbūt kaut kādā mērā gaidāms, jā, protams, formula jau vairāk tādas Eiropas un citur, un tad, kas saka, Amerikā sāk augt. Bet, atcīm, kopumā var teikt, ka ir veiksmīgi šitais izdevies Apple'am, un, protams, pat jau mums te komentē, kāds no kurām viedoklis, jā, bet reku jau bija pateikuši, ka tie, kam, nezinu, vai pat seko, ir kam patīkam kā filmu, vienkārši patīk, jā, kaut kāds tur actions un Breds Pitts. Citiem atkal patīk, kas vairāk ar sportu, sakoja F1 varbūt līdz, bet bija arī labs komentārs. Es pats neesmu redzējis joprojām, es ceru, ka vēl sanāks kino. Jo it kā saka, ka tieši vajagot redzēt kino, jo esot, tā skaņa visu, un arī mūzika, es saprotu, ka tur diezgan labi esot tas Hans Zimers rakstījis, jā, un arī kaut ko pat Šīrans, es tā kā nopratu kaut kādu tur viņa dziesmu. Jā, tad attiecīgi, ka tas sižets varbūt nav tāds klišejisks, jā, ka, viņš ir klišejisks, bet, ka nav piesaistīts it kā ļoti aktuālajam, varbūt tur F1, kas notiek, kad vairāk ir tāds sacensības, jā, tur, kā saka, vecais ar jauno konkurē savā starpā un ienāk komanda, kurā vajag rezultāts, jā, tādā ziņā. Tā kā nav jābūt obligāti F1 karstākajam fanam, jā. Jā, es arī kaut kā vēl neesmu ticis noskatīties tieši vakar kaut kādā... Bet man gribās, jā.
Jo viņš šeit pat kinoteātros Latvijā jau ir. Vēl jau vietā, bet, zin kā, es nezinu, cik mums parasti filmas ilgi rāda, viņi jau ir no jūnija beigām, burtiski pēc jāņem, tā kā burtiski jau pusotrs mēnesis riņķī, un, zin kā, iznāk jau citi blockbusteri. Vasarā nekas neiznāk. Mēs tieši ar sievu pētījām, piedāvājam kinoteātros tieši šajā vasaras momentā. Ir kaut kādas, nezinu, tur 4-5 filmas, multenes un viss. Griež uz riņķi. Ir ļoti mazs piedāvājums šobrīd ar aktuālajām filmām. Tad jau F1 kādu laiku vēl pieturēs. Jā, cerams, ka mums sanāks. Jā. Pēc tam kaut kādos torrentos varēs atrast viņu. Bet es gribu kino redzēt to mūziku. Tad tev jāiet uz Akropola lielo IMAX. Es iešu uz, jautājums, vai jāiemaksā vēl rāda, ka viņi te bija rakstīts, ka viņi atkal tur palaiduši. Tur laikam kaut kāds speciāls sadarbības ir, bet... Es domāju, tu pat uz plazā aiziet. Bet ko es vēl gribēju pieminēt? Avatārs būs. Ja kāds ļoti seko, tad būs 3. avatārs un trailers iznācis avatāru faniem. Būs dekembrī. Lieliski. Protams, skaisti. Otrais bija vēl? Otrais jau bija, jau 3. būs. Tā kā tu esi atpalicis bišķiņ šajā jautājumā. Es māks pirmo skatījos un es nevarēju viņu visu noskatīties. Man tik garlaicīgi likās, bet... Labi, nevajag. Tev patika? Viņam interesanti visu to. Zin kā, tur laikam... Viens mums liekas tāda parasti zinātniskā fantastika, no otras puses, protams, ka tur paklausās, tad ir viss tā pasaule veidot tā kā no nulles, visi tie dzīvnieki, visi tie tēli, ja tā it kā paskatās, tad kā skatās uz to, cik dziļi iedziļinās, jā. Kaut kāda smurfu filma. Avatārs tikai pieaugušiem, ja? Pieaugušo smurfi. Tā ir uz to pusē. Smurfiem, man liekas, ar tieši jauna filma ir tagad. Multen. Nezinu, iespējams, jā. Ejam atpakaļ pie tehnoloģijām, tad DJI ir izziņojuši jaunu Osmo 360 kompānijas pirmo 360 grādu action cam. Tas ir tieši konkurence šitiem Insta360. Mums garās nūjas liek. Jā, tas ir kas garās nūjas un tipiski tie motociklisti kaut kādi, tie, kas ledz no klintīm ūdenī kaut kādā, jā. Haikeri, man liekas, dažreiz vēl liek. Jā, visur kaut kāda apkārt smuki dabas skati ir vai notikumi interesanti tie izmanto. Lūk, un man pašam ir pieredze ar DJI gan droniem, gan arī ar to DJI Osmo Pocket, to mazo kameriņu, ko mēs joprojām izmantojam. Nopirkt 4. vai ne? Netiku es vēl līdz tam. Vajag nopirkt vienkārši, lai arī ērtāk mums, lai nav visu laiku jābraukā mūsu testētājiem vienam pie otrā savākt, atdot atpakaļ, jo viņi nemaksā tik dārgi, bet tas ir reāli ir ārkārtīgi ērti lietojams verķis. Vienkārši point and shoot un kvalitāte ir adekvāta, skaņa ir adekvāta un aizvieto kaut kādas milzīgās kameras stiprinājumus un visu pārējo. Tā kā esmu nenormāli priecīgs par to. Pat pirmās paudzes paketu, kas man ir, es atceros, ka toreiz, kad es viņu nopirku, bija CES, un tad vēl bija tas jauns produkts, un es staigāju bildēt tajā CESā, un kaut kādi citi cilvēki nāk, wow, what's that, like, what kind of camera is that? Tā kā cilvēkiem pionieris. Wow, jā. Lūk, jā, un tagad tas Osmo 360 izskatās arī tāds lādzīgs. Es gan pats ikdienā neredzu jēgu no šādas kameras man dzīvē. Jā, es arī gribēju, domāju, baigi, tad tas saturs, un tas kadrs būs kaut kāds 5 sekundes droši vien. Tur jau tā lieta, jā, kad tā jau forši, bet tu neuzbūvēsi visi video tikai no šāda satura, un tad tev jāledz ar izpletņiem, tev ir jāsērfo, tev kalnos jākāp. Kroči viss aktīvais jādara, jā. Snowboardu, pat velosipēdam jāuzkāp virsū un jāsteigā pa kaut kādā. Tas jau bija izklāsies kā bīstama. Bet klausies, tev bija ideja pa velosipēdu, kaut ko tu esi noērējies arī no šīs idejas. Bērnam mēs nopirkām viņš lielāku, bet man dzīvokli dzīvoja pirmkārt, no kuras viņu likšu? Staipīt uz balkona katru reizi vai uz pagraba kaut kādu, baigais slinkums. Jums tad stāvietas, tur ir daudz stāv, kaut kur jau nobāzīs kādā stūrī. Nobāzīs, un pēc tam atnāc, un tur nav vairāk tev velosipēdu. Pieslēgs kārtīgi. Es tev ieteiksim, mēs ar Ansi tev ieteiksim. Es zinu, Ansis palīdzēja nopirkt šo velosipēdu, bet vajadzētu kaut kādā brīdī, bet es netiku līdz. To jau sezonu cauri tā kā var nosacīt. Jā. Siltā sezona būs. Tas nākam sezona. Vajadzētu, bet tad ir jābrauc, tad vajag laiku tam visam. Man nav laika, nezinu, padirst tagad, bet vasara kaut kā tik strauji paskrien. Es nevaru. Jā. Lūk, kas mums vēl tāds bija? Tātad kārtējā pilsēta
Tātad Eiropā mēģina atkratīties no Microsoft tehnoloģijām, no Microsoft Office un Windows. Nu, tu arī būs Linux drīz influenceris droši vien. Pašsludinātais. Jā, tātad tur mēs jau rakstījām, mēs jau stāstījām, ka gan Dānija mēģina atkratīties, pēc tam tur Vācijā kaut kāds kārtējais štatiņš, Šlesviga, Holšteinas, vai kur tas ir nebūtu, un tagad Liona, tā viņi izrunā pareizi, ja? Francijas trešā lielākā pilsēta, un kaut kāds tur baigais arī hubs ekonomiskais, tātad taisās jāizvākties prom no Microsoft tehnoloģijām, un kāpēc? Tāpēc, ka tātad mēģina, plašākas kaut kāda viņiem stratēģija, digital sovereignty, respektīvi. Digitālā neatkarība. Jā, tieši tā neatkarīgi vēlas būt, jo galu galā, redzi, ja salīdzinām ar 10 gadiem atpakaļ, tad arī tās gan Linux ir kļuvuši krietni stabilāki un lietojamāki, un arī tie visi Office un Nextcloud, kas varētu būt tā kā tāds OneDrive vai Dropbox, alternatīvas, krietni gan lietojamāki, gan glancētāki priekš gala lietotājiem tie produkti kļuvuši ir. Un tas ir tikai laika jautājums. Domāju, ka pēc šādiem piemēriem sekos vēl un vēl. Nu jā, bet jēga reāli, īstā jēga. Tas ir ietaupījums. Labi, kāda digitālā neatkarība? Es domāju, pašvaldībai pa lielam ir vienalga. Īstā jēga ir tāda, ka nauda paliek pašiem vairāk. Ja? Ja tas ir ieguvums, tad es saprotu, jā, bet tas vai nav tā, ka beigās ir izmaksā tikpat? Un otrs ir, tas, respektīvi, tad, kad ASV kļūst par nestabilu partneri, tad labāk pašiem pārvaldīt kaut kādas lietas. Jo redzi, tagad Trumps ir aizņemts ar tarifiem kaut kādā brīdī viņam var apnikt, viņš ir izdomāt, vai tagad, piespiedīsim Microsoftus kaut kādus tur sankcijas likt pret klientiem Eiropā, kaut kādā mērā, vai maksā vairāk, vai tā kā tur ir tas prāta aptumsuma līmenis ir neizmērojams, man liekas. Un tā kā ir pieejamas alternatīvas, kā jau minēju, nepārāk sliktas, protams, ka tur darbs jāiegulda, bet atkal to darīs visdrīzāk vietējie speciālisti. Es uzskatu, ka tas ir ļoti prātīgi tā ilgtermiņā raugoties, labāk pašiem pieskatīt kaut kādas lietas, nevis būt atkarīgiem no citiem. Tas kā, piemēram, arī kaut kādi youtuberi, viņš atkarīgs pilnībā no YouTube. Viņam nav, sava īpašuma. YouTube pamainās algoritmus, YouTube nobloķē valstī, piemēram. Viņš pārsūtīs uz Patreon, OnlyFans, uztaisīs savu lietotni. Es nesen redzēju viens piemēru. Viņi uztaisīja, bet viņam tā audita, Un konvertēsies cik procenti? 3% no visa šitā pasākuma sākotnēji. Es domāju, ka īstenībā tā bāze ir ok, viņi būs mazāk, bet, piemēram, ja tā ir kaut kāda krietni maksātspējīgāka bāze, es domāju, ka mūsdienās, tas ir liels kritums, bet, teiksim, tādam labam tomēr satura veidotājiem viņam aizies tā maksāt. Labi, viņam būs kaut kāds kritums, bet viņš varbūt, būs kritums, bet es domāju, ka, teiksim, kaut kādi pāris cilvēki tur varēs tāpat turpināt ar to labu pelnīt. Tu redzi, pāris, bet kas ir ar tiem, kas nav pārāk labi? Tiem nāksies meklēt parastu darbinieku. Kā citur tagad samazina darbinieks, jebkurā gadījumā kompānijas bija uzblīdušas. Vienkārši es vairāk domāju, ok, labi, vai tā ir tāda Linux, teiksim tā, fanātiķu arī bišķiņ tāds prieks par to, iznest to cauri, vienkārši, ir kapitāli, nekas nav mūsdienās neatkarīgs. Tev nebūs elektrība, tev nestrādās ne Microsoft, ne Linux, ne kaut kādā brīdī. Naturālā saimniecība ar pagaidām vēl nav atgriezusies, lai kā citi gribētu. Tad lidot gribās, bet, tur gribu pļaviņā būt savu hidroelektrostāciju. Bet, lidot arī gribās uz ārzemēm atpūsties. Tu pats vairāk vari kontrolēt lietas kaut kādas. Stāsts jau ir par to, ka tu nopērc par visdrīzāk dārgāku naudu, nekā izmantojot jau gatavus Microsoft risinājumus, tu nopērc plašākas pašnoteikšanās iespējas. Microsoft ir visu uz abonēšanu, tur es varētu piekrist, Bet, es tā vienkārši, man tomēr šitās, es tā kā neesmu baigi pret, ir tiek piedāvāt. Tāpēc, ka tu iepriekš tirgoji Microsoft risinājumus vai ko tur pielāgoji? Nē, mēs bijām, bet es neesmu arī pret to, jau citi izmanto, citi zalkti joprojām izmanto, un viņš tur uz nekādiem mākoņiem netaisās, bet vai no tā ir ieguvēja? Īstenībā nav, tā kā nobrūk grāmatvedēja kompis ar to zalktas datubāzi, ko tad? Ja nevar atjaunot cieto disku visu grāmatvedību. Tad vajag panagiem tiem, kas sataisīja tā, ka nav drošība. Nē, viņi vai tad tā grāmatveda netur kopiju rezerves informācijas. Tā jau nav zaukša problēma.
Ja, lielākā daļa ir mākoņos, visas tagad ir grāmatvedības programmas. Tad nebūtu tāda situācija. Tādās, skatoties no kāda tehnoloģiskā. Kas ir mākonis? Mākonis ir kāda cita kompis vienkārši. Jā, bet viņš mums tev ir pieejams, ja tev nav uz lokālā. Tā es biju domājis, ja tev tikai uz lokālā stāv tādā ziņā. Jā. Bet es esmu vienkārši es esmu atkal laikam pro kapitālisms, tāpēc es šito vēlmi no visa atbrīvoties, kas ir pieejams, tad tas, diemžēl, tā nestrādā, ko arī parāda visas noslodzes dati. Bet es pats rakcīju, kad, lai par godu jums, ka Linux ir 6% sasniedz ASV. Jā, par to mēs runājām ar Anci, un to mēs galām neticam tiem datiem. Kāpēc ne? Redz, paši teicāt jau. Daudz, tas ir nenormāli daudz. Tā visdrīzāk. Varbūt tiešām tirgus tendences mainīsies, un man būs jāpiekrīt. Ka visi grib būt digitāli neatkarīgi. Jā. Kā tev patika tas rakstīns, kad kāds vīrietis ir dabūjis $12,000 kompensāciju par to, ka Google Street View viņa nobildēja pliku? Neko es izlasīju virsrakstu un domāju, krutinu. Vajag cīnīties par savām. Pirmkārt, vajag atrast, ka tieši vispār nonāk līdz tam, ka tur tāda, bildi ir nekāda vaina, forši. Vajag pastāvēt par sevi. Es tik vairāk domāju, kā varēja uziet. Kaut kādi kaimiņi gan jau Jā, kāds te pateica. Bet zin kā, ir taču tās pat pilnīgi mājaslapas, kurās meklē un atrod interesantus Google Street View kadrus. Tad visi cepās un tā. Jūs taču visādi redzētu, ka gan plakātiņus tur kaut kādus interesantus un ko tik vēl ne, vai nešpatnes darbības notiek kaut kādas pagalmā, nezinu, tur Mauriņā. Lūk, jā, bet forši. Vajag tik sevi, kā saka. Kaut kā izklaidēt sevi un arī noķert trāpīties tajā brīdī. Tas jau arī ir. Man patika komentāri, kad cilvēki arī ir gatavi savu dibenu parādīt. Kur jāpiesakās? Kur tās mašīnas brauks? Ik pa laikam braukā viņas, jā? Bet ne jau katru gadu, ne katru otru. Kāds bija joks, kad viņiem ir iepriekš jāziņo, ka braukās tās mašīnas Jā, mēs par to runājām. Mēs par to runājām. Bet kur tu to paziņo? Kaut kādās relīzes izsūta. Ok. Tā, ka tad sagatavojam pliku dibanu un tad gaidam mēnesī tur pret. Tad jau var kaut ko aizsūtīt, ja pliks dibens. Bet redzi, varbūt tur viņš speciāli, tad var Google pasaka, jūs speciāli rādījāt. Tu pierādi. Tad nākamais sākās. Tad katrs tur tiesāties un pamēģina iztiesāt Googles juristus. Bet vispār cepurnos, ka kaut kas samaksāts, jā. Nevienam jau problēmas nevajag. Zin kā Vācijā kaut kādā šeit Street View vai nav pieejams, vai nebija pieejams vienu brīdi. Tur privātuma visādi fanāti teica, ka tas nav. Tims Kuks vai kur. Kad lielieši aizsādz savus mājas vai izņem ārā. Arī var apskatīties zināmie cilvēki. Arī tas, jā. Kas mums te vēl tāds Meta no oktobra pārtrauks politisko reklāmu pārdošanu Eiropas Savienībā? Kā domā, ir jānodalot, tu vari tirgot kaut kādus, nezinu, tur temu sūdiņus un reklamēt, bet politiskās reklāmas? Labs jautājums. Zinot, ka tam tomēr ir liela ietekme. Redzot, ir ļoti duāls jautājums. Jā, no vienas puses kāds pateiks, ka ierobežo kaut kādu brīvo tirgu. Kaut kādu brīvo tirgu, bet kaut kāds kanāls ierobežo kaut kādai noteiktai grupai. Tātad šī grupa ir, apspiesta. Ja? Viņai kaut kas no otras puses, zinot, ka tam tomēr var būt ļoti dezinformatīvas sekas un jautājums, kā tad notiek tā informācijas pārbaude visa. Es teiktu, pat no tā politiskā viedokļa, redz, ja būtu, ļoti liela korelācijas ar to, ka cilvēki iet uz vēlēšanām, ja viņi, saņem kvalitatīvu reklāmu vai kaut kādu saturu ar sociālajiem tīkliem. Bet tas jau nenozīmē, ka nevarēs saturu, vienkārši nevarēs reklāmas taisīt. Es domāju, es laikam teiktu, ka tā kā Facebookā visticamāk uzrunā ļoti radikāls kaut kāds noskaņotos, kas neveicina varbūt tādu normālu, varbūt demokrātisks process vai vispār tādu normālu viedokļu izteikšanu, tad laikam es teiktu, ka tas pat ir pareizais solis, jā. Kad tieši tās politiskās reklāmas nodalīt. Jā, un iemesls tur ir tāds, ka tātad Eiropas Savienībā kaut regula jauna par politiskās reklāmas caurskatāmību un mērķēšanu, saucās Transparency and Targeting of Political Advertising, kas drīzumā sāsies spēkā, un Meta skaidro, ka šī regula pieprasa pārāk sarežģītas un juridiski neskaidras izmaiņas reklāmas procesos, un attiecīgi uzņēmums varbūt negrib vai nevar īstenot, un tāpēc viņi vienkārši atsakās. Jo man arī jau likās, ka tā kā
viss jau vienmēr ir jāizsver vienkārši ieguvumi pret problēmām potenciālām kaut kādām, un acīm redzot, ka tas politisko reklāmu ieguvums naudas ziņā metai nav tik liels, kā tas viss čakars pēc tam tiesāties, čakarēties, un gluži arī vienkārši slikts PR tev no tā visa ir. Digitālā tirgus akta ietekme uz Apple, piemēram. Un servisiem, kas mums nav pieejami. Jā, nav pieejami vai kaut kas tur tirgojas, bet atkal no tā kā gala lietotājs es absolūti nebēdāšos, ja nebūs politisko reklāmu Facebookā. Es domāju, ka tas kopumā nebūs galīgi sliktākais no šī visa. Tāpat tās reklāmas tad līdīs citās vietās. Temu vairāk, vai citās platformās. TikTokos visādos un tā kā. Tā kā jā, bet būs taču vēlēšanas kaut kad drīz jau nākamās Saimas, ja? Kad būs? Tā sanāk, vajadzētu būt nākamgad, tad ne, varētu tā būt. Lieliski. Tieši tas, kas bija vajadzīgs mums. Kaut kas tāds, jā, nākamgad, jā. Čipši ar baterijas garšu. Kas tas tāds? Krūti. Man ļoti uzrunāja arī šitais te, bet Ancis jau bija pasteidzies, jā, bet tur ir zīmols, tieši, ka vajadzēja zīmols Rewind. Pirmā dzirdēšana par tādu. No Nīderlandes, jā, un tad viņi speciāli mēģina tādas interesantās garšas, nostalģiskās, un tad, protams, ir arī klasiskās ar sīpols vai ar sieru, bet ir arī eksperimentālās garšas kā baterijas, un tur tiešām ir izdevies panākt, es teiktu tā, jo ir izdevies to gan to skābeno garšu, un arī vēlāk atklājas tāda minerāla nots. Varētu būt bišķi, kas iedomājas baterijas. Neesmu apēdis nekad, bet droši vien, ka to nevajadzētu nevienam. Bet es pilnīgi varu iztēloties, kad ir tā garša, un tad viņi ir panākti ar izmantojot gan citronskābi, gan nātrija bikarbonātu maisījumu, jā, un tad metālisko garšu atkal piešķir speciāli izvēlētu minerālu sāļu, jā, tā kā tā, šitais ierobežotā daudzumā, jā, tā kā, un viņi tā ir tā garša arī daļai, ko tu, kad pieliec kronu saucamo pie mēles, un tad dabū, gan jau visi bērnībā ir mēģinājuši, kad bišķiņ, cik ilgi var izturēt vai sajust to sitienību pa mēli. Tā kā, welcome. Tas ir tik interesanti. Tad kaut kāda Nīderlandes kompānija, viņiem ir garlaicīgās pārsvarā produkti, tur kaut kāds sriracha, tur cheese and onion, barbecue and honey, un tad pēkšņi bums sataisa kaut kādu jancīgo produktu. Čipsi, kas vienkārši uzrauja augšā, un visi par viņiem raksta. Jo tā čipšu ražošana kā tāda, man liekas, nav nekāda baigi tur high-tech risinājums. Bet za to garšu izdomāt. Galvenais ir pasniegšanas veids. Jā, tā kā baigie malači. Bet es domāju, ka visi bērnībā mēs esam palaizījuši bateriju un aptuveni to garšu. Bet tieši kronu vajag. Svarīgi kronu. Tāda sāļa gan tāda sajūta. Es saku, es domāju, tā garša man pilnīgi asociējās. Tas jau tas labākais. Okay. Ja Latvijā redzēs tos čipšus, būs jāpatestē. Nē, tur var pasūtīt. Viņiem ierobežoto daudzumu. Tur var testa paciņu pasūtīt uz visām. To gan viņi visur piegādā. Tā kā var mazo paņemt droši vien, kas nezinu, cik maksā gan. Var ātri apstīties, ja jau to atvēr. Jā. Time publicējas 100 pasaules labākos podkastus. Kā viņas domā, kas tie ir labākie? Vienkārši klausītākie? Es saku, tas bija tur interesanti. Viņiem tur vairāk tāds filozofisks tas apraksts bija. Es tieši skatījos, es arī rakstīju savā rakstā, ka nav kaut kādi tā kā skaitliski, bet ir tiešām novērtēts dažādās jomās, kur ir gan saturs, gan tā. Es vairāk teiktu, ka tas ir saturiski plus pēc sajūtām tas, kurš veidojas šo te raktu. Tur gan ir pamatīgi. Tur ir katrs tiešām uzrakstīts, tā bilde uzlikta, cover foto, tā kā mums ir podkāstam, un arī tad apraksts ir. Jāatzīst, ka es šito nevienu nezināju. Varbūt The Daily, kas no paša tā kā ir dzirdēts pa ziņām, bet te bija tādi, tādi ļoti dažādi. Es pieņemu, ka varbūt tad vairāk Amerikas auditorijai saistošāk, visticamāk. Bet es biju sagaidījis, piemēram, kaut kā tas Huberman būs vai Jay Shetty būs, kas ir kā tādi visur zināmie. Tie te nebija. Tā kā jā, tad ir dažādās jomās. Jā, tā. Tie ir tādi vispār visas pasaules. Jā, es atvēru to rakstu, un man gribējās topu redzēt, labi, varbūt negluži 100, bet nezinu, tur vēl kaut kāda, bet tad es atvēru arī oriģinālu. Tur ir vienkārši, tur nav vienkārši sakopējams. Un tur nav tā, ka pirmais, otrais, trešais. Tur ir tā kā pa bildēm. Jā, vienkārši var vaļā. Es netaisos te rakstīt viņas. Kā netaisies? Var ieiet tur tā diezgan sakarīgāk. Var apstīties, jā. Science, business and tech.
Nu, pēc tam interesants izstāsts, jā, rekupējums ir Death, Sex and Money, kas ir par dažādiem tabū tematiem. Tas izklausies tāds interesants, kas droši vien latviešiem parasti klusējiem. Es tik tā skatos. Jā, tad ziņas kaut kādas bija. Tur gan bija pieminēts, protams, tāds tendences, bija šī pāranalizēts, ka šobrīd kādreiz podkāsts vispār sākās paņem vienkārši mikrofonu, iespraudu un ierakstu spēlējām, ko mēs tagad darām. Labi, tev gan pults ir, bet mēs neesam tur studijā, un mums tur arī nav visiem augstākā līmeņa mikrofoni. Bet, protams, šobrīd jau tas ir aizgājis jau super nopietni, un es arī saprotu, jo ir patīkami klausīties labu skaņu, to noteikti var uzreiz dzirdēt un just, jā, tiešām kvalitatīvi, kas ir vai nu studijā, vai nu vismaz primāri ar labu mikrofonu salīdzinoši, un tad arī studijā. Mums viens atbalsts mazāk. Un tagad teica, ka tagad ir tendence aicināt zināmus cilvēkus, bet norādījis to, ka zinām cilvēki nevienmēr ir labi runātāji. Un līdz ar to, tad, protams, tur maksā lielas naudas. Tur atkal bija Lebrons Džeims pieminēts. Viņam ir basketbols paklausies, viņam pat nav sliktākais, bet viņš bija pieminēts kā viens no tādiem, kas tagad ir tad kaut kāds mūziķis. Bija, jā, bet tā tendence ir vienkārši paņemt skaļus vārdus, bet jāņem vērā tad satura kvalitāti. Un kā vispār viņiem tas sanāk, jā. Tā tagad tā tendence. Cik esmu pats paklausījies kaut kādas ārzemju, tīrot arī novērtētus tos podkastus, man bieži vien tie šķiet pārproducēti. Tādā ziņā, ka tur ir džingls priekšā pakaļā, tad ir kaut kāda tur reklāma ieintegrēta iekšā. Protams, tas izklausās pēc tāda ļoti kvalitatīva radio pārraides principā, jā, tādas amerikāniskas. Un pat ja varbūt saturs ir interesants, tad kaut kādā brīdī vienkārši es negribu vairāk tur skipot tur tās reklāmas vai skipot nenormāli garos tos džinglus kaut kādus, un lai tik līdz tam saturam, tāpēc... Zini, ko tu pastāst īstenībā? Mums taču reklāmas neskan. Ja saprotu, ir automātiskās reklāmas Apple podkastos, vai es maldos, un viņas ir ieplagotas. Jo citreiz skan Apple podkastos, ka klausās, var dzirdēt, ka tiek reklamēti citi podkasti. Un varbūt tie ir tā producējošā uzņēmumā arī citi producētie podkasti, jo liekas, ka viņi tā kā automātiski ir ieplagoti. Vai tas tā nestrādā nemaz? Tātad es domāju, ka varētu būt kaut kādos gadījumos tas, ko tu saki, kad ir viena producenta, kaut kāda viena tā uzņēmums, otrs īstenībā. Podkāstu mājā ir vairāki podkāsti, un tad viņi tā kā savā starpā linko. Par Apple es nezinu, bet Spotifyā tu vari pieteikties kaut kādai viņu reklāmas programmai, kad tev maksā naudiņas par kaut kādiem tiem klausījumiem, reklāmu, un tad viņi automātiski kaut kur sabāž iekšā. Bet cik es skatījos, ka tur vajag diezgan lieliem tiem būt apmeklējumu un klausījumu skaitiem, lai varētu pieteikties. Kaut kādā brīdī mēs to sasniedzām, bet tad es padomāju, ka tas potenciālais ieguvums ir pārāk mazs, lai mēs čakarētu klausītājus. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, YouTube. Es varētu ieķeksēt, lai podkāstu ar šiem ierakstiem būtu reklāmas ik pa laikam. Un tad es nopelnītu mēnesī, nezinu, tur varbūt €1. Un man liekas, ka tas vienkārši nav tā vērts, lai čakarētu mūsu dārgos klausītājus. Tāpēc slēdzu laukā tās YouTube reklāmas gan arī mūsu 1000 video, gan arī šitām te podkāstu epizodēm. Jo nav vienkārši jēgas nekādas no tā. Es vienkārši interesi pēc, bet es īstenībā redzu, tu uzdevu jautājumu, droši vien, kad atbildi ir tā pirmā daļa, ka tie ir no viena producējoša. Gan. Jā, nevis automātiski, jā. Pie tam kaut kādiem lielajiem, es domāju, ka viņi neizmantos automatizētos risinājumus, tāpēc, ka viņi ir ar saviem sales tīmiem, viņi pārdos krietni dārgāk kaut kādus tiešās reklāmas. Jā, būs mazāk, saņems vairāk naudas, nekaitinās klausītāju. Tāpēc es domāju, ka tas ir tas variants. Bet var papētīt, tas sarakstījā tājumā, es skatos, ka diezgan ok. Nē, es saku, tur tādā ziņā kvalitatīvi, jā, nav tur visi klasiski zināmie. Jā. Ok, vai ir kaut kas tev vēl tāds interesants, ko tu vēlēsi? Es domāju, Apple bišķiņ jāparunā, nevar atstāt. Tad viena no lielajām ziņām, vakar vai šodien, vakar sanāk, jā. Apple ir jau 3 miljardus iPhone pārdevis, jāpieņem, ka tas ir diezgan nopietni, jo 21. gadā bija 2 miljardus pārdots, tad tagad ir jau 3. miljards, bet tie ir pārdotie, tie nav aktīvie. Un kopumā Apple ir bijis labs ceturksts, nopelnīti 94,4 miljardi, un iPhone no tiem sastādīja 44,58 miljardus. Tā kā iPhone izskatās bišķi ir atguvies kopumā, jo bija paredzēts, ka varbūt būs sliktāk tie rādītāji, kritīsies, bet liels bet, varbūt iespējams, ka tas saistīts ar to, ka tarifi
būs un tuvojās, kas arī saistīts ar to, ka vismaz iPhone Amerikā būs par $50 dārgāki, izņemot klasisko iPhone 17. Tad jāpieņem, ka Eiropā arī tie varētu būt kādi 50, 60. Es tā uzmetu atceru. Ja tas arī skars Eiropu, tad varētu būt arī Eiropā. Pieņemsim, ka 50-60 eiro varbūt arī celsies cenas. Tā kā iPhone paliks dārgāks, jā, tāpēc varbūt cilvēki tagad sapērkās, jā. Un tas bija tā kā 3 miljārdi ierīčā, skan iespaidīgi, droši vien, ka arī bišķiņ vinēts uz to, kā jau mēs runājām, nav 150 modeļi netiek piedāvāt, tā kā Samsungam, kam idejas, ka būtu jāveicina tieši šī, teiksim, daudzuma ziņā pārdošana, jā, tā kā kaut kādi jau vēl turās Apples, jā, tad tas bija, jā, iPhone 7 attiecīgi maksās dārgāk. Kas bija interesanti, jā, kad zīmols Skechers ir apavu zīmols, tā dērtie sportiskie apavi, arī pie mums var iegādāties. Viņi uztaisījuši apavus bērniem, kur var ielikt AirTag iekšā. Tā kā reiz pirms skolas varētu būt noderīgi, lai zinātu, kur atves atrodas. Bet viena lieta, kad Eiropas lapā tā kā nebija, līdz ar to jāskatās, vai tas būs Eiropā, tad droši vien primāri šobrīd Amerikā, un AirTags jāpērk atsevišķi. Bet kas bija interesanti, jā, kad pareizi norādīja, arī rakstā, īstenībā, ja tu ieliksi AirTagu un bērnam būs vietāruns, viņam parādīsies, ka jums izsekojuši kaut ierīci ir līdz ar to īstenībā bērns ļoti ātri varētu arī, tā kā, no vienas puses grib izsekot bērnu, bet īstenībā viņam pašam parādīsies viņa viedierīcē, ka tev izseko, tā kā diezgan ātri bērni to patiesībā varētu uzķert, tāpēc vienīgais, kas ir noderīgs, es varu piekrīt, ja bērni bieži zaudē drēbes, tad varēs atrast apavus. Tas pat varētu būt reālais pielietojums nekā bērnu atrašanās vieta. Bet, speciāli vietiņi papēdīt, tur tā salikts, lai viņi pat nejūtas. Tā kā, AirTagu ir ielikt visur. Un man tā problēma ar tiem AirTagiem, viņš pīkst visu laiku tur. Un apkārt tev virgo kaut kādos Androidos, kad auto blakus ir par to arī runa, jā, kad īstenībā beigās, ja bērni ir pietiekami gudri, viņi arī sapratīs, jā, kas tur pa štelēm. Tā kā viens beigās grib labi, bet nekas jau tur. Nav jau problēma, tu viņam pasaki, kur tev ir tas AirTags iekšā, un kaut kādā vecumā tas būs ok, bet tas, ka vienkārši būs traucējoši gan visiem apkārtējiem, gan viņš pats pīkst kājas. Tā kā mārketinga materiāls varbūt labi izklausās šāda lieta, bet praksē gan jau, ka jo viņi pat bija nozīmīgi, tā kā modelis Find My Skechers. Jā. Ok, labi. iPhone vēl, tu tās beta versijas, tu pārgāji uz publisko beta vai nepārgāji? Nē, es atstāju developer betu, un negribējos. Jo kaut kur komentāros, vienkārši, ko es gribēju noskaidrot, vai publiskajā betā Smart ID paliek ātrāks. Man liekas, ka komentētājs teica, ka nekas nepaliek ātrāks. Nē, nekas nevainās, viņš ir taisnība, jā. Es domāju, tur ir 1-1. Bet visdrīzāk tas ir tas Smart ID jautājums, ko viņa buksē. Sen jau vajadzēja būt gaisā, arī tīpaši publiskajā betā. Es varu piekrīt, jā. Bet tā ir mūsu problēma. Nelieciet tā jūs, bet 26, ja jums gribētu Smart ID, lai ātri darbojas. Viņš darbojas, bet ļoti lēni. Joprojām, jā. Ok, labi, tad es domāju, ka šai reizē pusotra stundiņa ir. Paldies, tad, jā, ka tu piedalījies, lai tev forša nedēļas nogale un tiekās ātrāk nekā vēlāk. Bye! Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podkāsts kopā ar Kursors LV.